Nu, līdz 18 gadiem es domāju, man bija kā armijā disciplīna. Viņa aiz galvas turēs, jo Kofči jābrauc uz pianistisku konkursu kaut kur valsts mēgā. Man ir gipsis. Tas bija interesants kadrs. Jā. Vairāk dzīvot šeit un tagad, nevis ar kaut kādā tādā nākotnes perspektīvā. Man kaut kas būs un tad būs forši. Un tas vienkārši cilvēkiem jāsaprot. Sev viņi uzstāda ļoti lielus gaidas. Ka viņam jāizdara kaut kas neiespējamais. Pret ārpasauli, pret viņiem priekšnieks izslauka kājas. Jā, tā ir. Kādas vēl ir varbūt galvenās problēmas, ar ko tu saskaries trenējot cilvēkus? 79% jauniešu pēc skolas Latvijas statistika ir nesporto, nekur neiet. Un tevs nav autoritāte. Un tad, kad viņš nav autoritāte, ko tu vari prasīt tur no kā? Un 25 gadi bija tas posms, ka es vienu dienu Rīgā pamodos, es ar sievu sāku savu dzīvot, un tā pamodos sapratu, ka mani sauc nekā, man nekā nav vispār. Sveiciens visiem! Jūs klausāties podcastu Iekšējais ceļš, sākums un vispār saruna par cilvēkiem un iekšējo spēku, par disciplīnu, mentālo veselību un to, kā mēs varam kļūt ikdienā labāko sevis versiju, vai ne? Mani sauc Nikita Rubanovs, es vadīšu šo podcastu, bet šodien ciemos pie manis ir cilvēks, kurš apvieno profesionālo sportu, psiholoģiju, mūziku un reāli darbu ar cilvēkiem. Otto Kofči. Čau. Otto Kofči, iepazīstināšu, kas mums ir Otto. Divkārtais Eiropas čempions kickboksā. Strādā ikdienā ar bērniem, jā, un ar vadošiem Latvijas sportistiem, par ko man bija liels pārsteigums. Es tās domāju, wow, Otto, tu esi krūts. Un vispār cilvēks, kurš skaidri redz mūsu sabiedrības fiziskās un mentālās veselības problēmu. Sveiks, Otto. Sveiks, vēlreiz, jā. Paldies, ka tā man tā nolasīja mans regālies. Tiešām tā arī ir. Strādā ikdienā ar cilvēkiem, ar bērniem, pieaugušajiem. Par psiholoģiju runāju topošais, jā, es rakstu maģistra darbu ar sevu. Bet jau maģistra. Maģistra, jā, protams, jā. Ļoti liels prieks redzēt, ka, kā varbūt ir tādi arī stereotipi, ka sportisti, vai tur karjera beidzas, vai vienkārši viņš trenē. Jā, labi, varbūt trenera kursi, kaut kādas meistarklases, bet tu turpini attīstīties, turpini celt to latiņu, un tas ir diezgan svarīgi. Jā. Ļoti svarīgi trenerim un pedagogam attīstīties. Ļoti svarīgi. Un, man šis ir jau sanāk, man 2 bakalauri, ir 1 magistrs, šis būs 4. diploms. Pirmā augstākā izglītība man ir pedagogija, džeza klavierēs. Un šis ir jau 2. grāds, tad bakalaurs ir psiholoģijā un šobrīd ir klīniskā psiholoģijas magistratūra. Un kopā sanāk 4 diplomi. Jā. Jāatzīst, tikpat valodas arī zinu, 4. Es varu runāt 4 valodās. Uzskaitam uzreiz. Latviešu valoda, angļu valoda, krievu valoda un ungāru valoda. Ungāru. Jā, tēvs ungārs, jā. Mēs par to tūlīt arī parunāsim, bet kopumā skatoties un vairāk iepazīstot tevi, kāds bija tavs ceļš, cik saprotu, šobrīd mēs uzskaitījām, ka ir ap 250 cīņām aizvadītām. Jā, tas ir tas tāds vērā ņemams cipars un liels ceļš un smags ceļš, jā, lai to izdarītu. Gribētu saprast, kā viss sākās. Varbūt varam atgriezties tieši bērnībā un pastāsti, cik gados tu atvēri zāles durvis un tāds, hei, es gribu, vai varbūt tu pat nezināji, ka tu gribi un tevi atveda. Kā sākās? Jā, ļoti labs jautājums. Lai šī saruna nebūtu formā, es stāstīšu viss, kā bija, kā ir. Protams, mums vajag tevi iepazīt un lai visi saprot, kāds tu esi vienkārši. Līdz ar to es šo sportu veidu neizvēlojos. Es piedzimu noteiktā ģimenē, kur jau tēvs trenēja, vēl 90. gados bija aizliegts nodarboties ar cīņu mākslām, vēl tur kickboks no Amerikas rietumu, visas tās lietas, jā. Jo bija, man liekas, arī karatē bija aizliegts. Respektīvi, pagrabos viss tas notika. Yeah. Un man ir bildes vecākiem, kur man tur 2-3 gadi es jau ar tēvs uztaisies smilšu kastīti tādu, un es ar mašīnītēm tur spēlējos un veči fonā dauza maisu. Un tas tiešām nebija baigi legāli tajā laikā. Jo katrs tāds sportists, viņš policijas stāvēja uz tā kā bija atzīmēts, ka rokas kā augstais ierocis. Es šo visu nebiju izvēlējies, vienkārši biju piedzimis noteiktā ģimenē un man nebija citu variantu.
Un tad, ko pateicība tēvam, viņu sauc Josifs Kovčs, viņam liela zāle ir Latgalē, Līvānos. Par to, kad viņš man integrēja sportā, tomēr caur rotaļu. Jā. Es tur spēlēju ar mašīnītēm, tur es tos zāles māku, kas visu laiku bija Zviedrijā. Es viņu tā kā caur savu ādu visu iekšā sevī integrēju. Un nebija tā, ka tev tagad tur baigi tur jāmoc. Un tā, pirmās sacensības man notika, kad man bija 6 gadi, un es viņas zaudēju. Un, vai mani vecāki nosodīja? Nē, protams, ka nē. Es pusdienu raudāju. Tad tieši otrādāk mamma ar tēti, es atceros, virtuvē sēdēja, pārdzīvoja, kāpēc viņš raud, pasauc mani uz virtuvi, nepārdzīvo, tev varbūt sāp vai kas. Viņi bija diezgan humāni. Neskatoties uz to, ko es esmu sasniedzis augstu sasniegumu sportā, viņi bija diezgan humāni. Un es raudāju ne jau tāpēc, ka man sāpēja, es raudāju tāpēc, ka es zaudēju. Un es viņam pateicu, ka nākošais es viņu nostīšu. Bet logiski tas bija bērna prātā izteikts. Bet es tad sapratu, ka zaudēt negribu. Un ka tas ir sāpīgi. Bet nesoties uz to, es tālāk gāju. Tur puisis bija vecāks par mani, uz gadiem 2 noteikti, varbūt pat 3. Un no 6 gadiem, tā es līdz 19 gados es beidzu savu karjeru. Un man audzēkņi saskaitīja par tiem 250, jo tas ir kā mīts, jo tas ir leģendas jau, klejo leģendas. Pa valstī klejo. Nē, visi pie tam pieturās pie 250. Jā. Es godīgi teikšu, pat nesaka 200. Bet man audzēkņi izskaitīja, ka tas ir kaut kāda 2 sacensības mēnesī. Un teikšu jums godīgi, pirms 20 gadiem tas bija absolūti normāla praksa. Jo valstī bija daudz cilvēku un viss notika patiesībā. Mēnesī 1-2 sacensības standarts vispār. Mēs regulāri braucām pa dažādiem noteikumiem. Man pat ir cīņa Kyokushin karatē noteikumiem. Jā. Ļoti stingri puiši no Kyokushin karatē. Boks, taekwondo, kickboks, thaiboks, kur mēs tik neesam startējuši. Un, protams, ka tev tur uz 18 gadiem salasās entās cīņas. Jo tās bija bišķi tā, pirms 20 gadiem bija cits līmenis mazliet tam visam. Nebija pirmkārt tāds kā Arēna Rīga, jo man joprojām kāds man prasa no oldschoolīgiem laikiem, pieauguši cilvēki, ka ļoti vīlāmies, es saku, kāpēc? Tad mēs gaidījām, ka tu iesi uz lielām skatuvēm cīnīties, bet es viņam stāstu, ka nebija mūsu laikā. Nebija Arēnas Rīgas, nebija industrijas. Tā kā tagad, kāda atšķirība? Tagad 2-3 cīņas cilvēka, viņš jau var iet Arēnā Rīga cīnīties tā tālāk. Nonsens. Mums 2-3 cīņas bija mēnesī, man bija 5 cīņas. Ja tu aizbrauc uz sacensībām, tev pieņemsim pa 15-16 cilvēku svarā, man varēja būt mēnesī nevis 5, pat vairāk. Ja tu tiec līdz vilām, vienā sacensībās 2-3 cīņas, otrā, pa 6 cīņām mēnesī varēja būt. Tagad viņam ir 2 cīņas, viņš jau profesionāls sportists. Viņu neatcerās, kā bija tad manā laikā. Un augstāks līmenis bija daudz. Un no tām laikiem arī izkristalizēs mums pasaules čempions boksā. Viņš bija ar maniem izlasēm. Vai es ar viņu? Mēs varam viņu nosaukt? Protams, Mairis Briedis. Jā. Mēs bijām kopā izlasē. Un viņš to visu arī atcerās, kā viss tas bija pavisam citādāk. Un, protams, no tādas izlases tu vari kļūt par pasaules čempionu. Šobrīd, diemžēl, es to neredzu. Neredzu, no kurienes rasties tādam līmenim vēl. Kāpēc? Kas tāds mainījies? Daudz, kas ir mainījies, jo mēs vēl par to visu runāsim. Jā, mēs noteikti to aizskarsim. Daudz ir mainījies. Bet šobrīd par bērnību, un tu aizskāri pašā sākumā ļoti svarīgu punktu par vecākiem. To, ka otrādāk varbūt par to pirmo zaudējumu nevis tevi varbūt nosodīja. Hei, kāpēc tu līdz galam? Otrādāk mēs tie saprotam. Kā tu liekas, cik tas ir svarīgi? Teiksim tā, neiekrist tajā ka, hei, nekas izbūs, bet otrādāk, vienkārši mēs tie saprotam, bija grūti, nekas, nākamreiz tu zināsi un izanalizēsi un noteikti uzvarēsi. Redzi, man deva laiku, tā kā man nespieda, man neviens nepriecājās mājās par to, ka es zaudēju, bet neviens arī nenosodīja par to, ka es zaudēju. Tieši otrādāk mēģināju kaut kā, pirmkārt es raudāju, reāli pusdienu savā istabā, tad, protams, agri vai vēl mani pasauc uz virtuvi, kad pārunāt notikušo, bet man deva ļoti svarīgu lietu, man deva laiku pabūt ar savām emocijām. Faktiski es tiku galā ar to pārdzīvumu pats, bet ar stipro vecāku plecu, ka viņi parādīja, ka mēs šeit esam, ja kas, tu vari parunāt ar mums, jā. Un tā tālāk, uz ko es izteicu, ka ne jau tas, kad man sāp, vienkārši tas, ka es zaudēju, jā. Un droši vien čempionam tādam ir jābūt iekšā.
Runājot par tiem tēviem, ja, un tā tālāk, un mātēm, ja, nu, laikam jau vairāk par tēviem. Ziniet, ir tādi tēvi, kas visu laiku nosoda savu bērnu vai baigi spiež uz viņu. Kā tu minēji, kad viņš zaudēja, un tu tāds un tāds un tāds. Ja. Manā gadījumā man paveicās, jo mans tēvs jau bija labu laiku paboksējis. Ja. Un tagad tu pats dabū pa muti. Tu bišķi citādāk skaties uz lietām. Yeah. Jā, tāpēc, ka tad, kad tu neesi nekad dabūjis pa muti, protams, ka tu savu dēlu presēsi. Nu, jā, tāpēc, ka tev ir vienkārši nepilnvērtības komplekss iekšā. Varbūt tāpēc, ka tu gribēji būt stiprs, bet tu neesi. Jā. Tu gribi būt stiprs, gribēji būt, bet tu neesi. Īsti pa muti neesi dabūjis, krīzes situācijas nebija. Nu, mans tēvs ir pa muti dabūjis, krīzes situācijas ir bijis, un viņam nebija tādu kompleksu. Nu, vienkārši tas ir bērns, viņš aug. Nu, un tad tur, jā, uz zālē man vajadzēja iet, bet man pašam patika. Līdz ar to es neatceros, lai man būtu uzspiests. Man bija uzspiests tikai vienā vecuma posmā, par ko es visiem vecākiem šodien, kā būdams jau treneris, jau godalgotu. Man ir audzēkņi godalgoti gan valsts, gan starptautisko līmeņa, ir pat pasaules līmeņa čaļi trenējās. Daži, kad viņi ir Latvijā, daži no viņiem pasaules klases sportisti, A klase. Un šodien es kā treneris atgādinu vecākiem, man bija viens posms uz savas pieredzes, 13, 14 gadi pusauģu vecumpos, kad es reāli negribēju neko. Nespēlēt klavieres, ne treniņu, neko. Tas bija vienīgais. Bet tā līdz tam brīdim viss man patika, tāpēc, ka es nejūtu vārēs tādu baigo spiedienu. Un vēl ir jādala, teiksim, nu jā, teiksim, mums ir dažādas sociālas lomas, vispār psiholoģijā, kā skaitās, ka cilvēks, jo vairāk sociālas lomas viņš var uz sevīm piemērīt un nest atbildību, jo viņš veselīgāks ir kā personība, ja? Un tad, jādala viens tev ir trenera attiecības, jo daudzi domāja, ka, viņš ir trenera dēls, daži mani draugi un kluba biedri, bet viņi nesaprot, ka tas nes savu sarežģītību uz nervu sistēmu, tā skaitā, tāpēc, ka jums ir miedarbība kā ar treneri, un tālāk jums ir miedarbība kā dēls ar tevu. Un atbildot uz tavu jautājumu par manu disciplīnu, līdz 18 gadiem, es domāju, man bija kā armijā disciplīna. Teiksim, diezgan disciplinēti. Es biju turēts grožos sevišķi uz tiem pusauģu gadiem, kad man vajadzēja spēlēt klavieres vai iet uz treniņu. Man draugi tur jau iet ar meitenēm kaut kur pastaigāties vai spēlēt bumbu, un es spēlētu klavieres aiz loga, dzirdu, ka viss tur notiek laukumiņā. Ja? Tad man vecāki stingri pateica, ka līdz 18 gadiem, kamēr tu dzīvo ar mums, tu darīsi to. Pēc tam vari darīt, ko tu gribi. Par to es viņiem pasakos, ap citu šodien. Pēc 18 gadiem man tiešām viņi neturēja, viņi teica, vai tu vari braukt uz Angliju strādāt, nezinu, kaut ko darīt. Vai tu vari iet mācīties vēl kaut ko. Un es aizbraucu uz Rīgu mācīties. Jā. Ko tu sāki mācīties tieši pārvācoties uz Rīgu? RPVā džeza klavieres. Tu vairāk aizgāji uz muzikālu. Jā. Mēs obligāti līdz tam tiksim, bet... Bāze bija liela jau, zin kā, es mūzikas Jēkaba Graudņa mūzikas skolu Lijānos pabeidzu. Labi, tur valsts līmenī man bija pirmās vietas, dažreiz otrās, bet augstas sasniegumi. Pēc tam aizbraucu uz Daugavas mūzikas vidusskolu. Tur tas līmenis jau nebija tik man augsts. Un pēc tam es aizbraucu jau uz Rīgu, jau ar Pīvā, un tad es aizbraucu mācīties Maastrichtā, gadu nodzīvoju Nīderlandē, Erasmusā, džeza. Un tur jau atkal augsts līmenis bija. Tur man piedāvāja arī palikt, bet nebija tādas iespējas finansiālās. Tur dārga dzīvošana ārzemēs. Es domāju, jo īpaši tajos laikos, kad vēl... Ja tu esi tā kā adekvāts, viss tev tur, tā kā tev pasauks, viss kārtībā. Jautājums, ko tu ēdīsi. Tas ir sveiciens bagāto vecāku bērniem. Viņi, protams, neizvēlās, kur piedzimt, bet arī fakts. Jā. Bet līdz tu jau arī ieskicēji savus, teiksim tā, nākamos jau tādus dzīves soļus, pēc 18 gadiem. Bet atgriežoties bērnībā, ja mēs tā paskatāmies, kickboks, sports, cīņu sporti, un mūzika. Kā tu nonāci līdz tam? Kāpēc klavieres? Varbūt, nezinu, ģimenē, piemērs bija, vai vienkārši, vajag arī šo. Kā bija? Mamma bija iniciatore par to. Mamma bija iniciatore par to, kad jādod uz mūziku. Man sanāca, ka es realizēju abu vecāku tā kā sapņus, var teikt.
Jo tās, tēva sapnēs realizēja, teiksim, varbūt tās ne līdz galam. Viņš gribēja, lai es varbūt Galaktikas būtu sportists un tā. Bet, es uzskatu, ka pa junioriem es sasniedzu principā visu. Tur to pasaules čempionātu, ko es neuzvarēju Vako kickboksā, es zaudēju vienam Dagestānam no Krievijas. Viņš kļuva pirmais. Bet, reāli man bija meniskā plīsums uz cīņu ar viņu. Un tā cīņa ir atrodama YouTube. Cīņa bija vidēja, atdeva viņam pāris punktu ar kāju. Es neesot izsitis. Kā es varēju izsist, ja man saita bija saplīsusi. Tas ir vienīgais, ko es neuzvarēju pasaules. Bet es domāju, ja es būtu uzvarējis pasaules čempionātu, es šodien netrenētu. Droši vien es būtu kā kaut kādi izbijušie sportisti jau ar resniem vēderiem, daži no viņiem. Tieši tā, man liekas, ka tu tomēr īstenoji. Jā, bet es kļuvu... Tu turpini. Tu joprojām esi šajā, tu apmāci un trenēji jaunu paudzi. Man liekas, tā ir daudz lielāka vērtība, nekā tu varbūt būtu pasaules čempions. Un visi vienkārši zinātu, ka tu esi pasaules čempions. Pievienotā vērtība. Tagad man ir puiši, ar ko mēs strādājam kopā. Kad Latvijā Edgars Krīvs, viņš tagad kļuva pasaules čempions kickboksā Dubajā. Tā kā, viss attīstās. Palielam es realizēju to, ko viņi vēlējās. Un mamma gribēja, viņa gribēja iet uz muzikas skolu. Tas ir par traumatizācijas nodošanu no paudzes paudzē. Šobrīd mēs jau iekāpām vienā kājā ar psiholoģiju. Bet viņos mana vecmama neatdeva viņu, jo viņai bija tāda stigmatizācija par to, ka visas aktrises vai mūzikas ir nelabas sievietes, viegli pieejams. Un tad mamma, lai es nebūtu atsists pēc viņas vārdiem uz to mākslu man uz muzikas skolu. Kurš varēja zināt tikai viens dievs, ka es būšu talantīgs vienādī, gan vienā, gan otrā. Bet es biju interesants, unikāls pianists, jo es reizi mēnesī nācu ar gipsi, kad man vajadzēja startēt muzikas skolā. Pasniedzējuši tā te Gunāram Luriņam sveicienu direktors muzikas skolas Līvāna. Viņa aiz galvas turēs, jo Kofči jābrauc uz pianistisku konkursu kaut kur valsts mēgā. Man ir gipsis. Tas bija interesants kadrs, jā. Galvenais, lai pirksti. Es biju interesants kadrs, jā. Un paldies viņai par to. Personīgi es domāju, ka es pats pa sevīm radoša dvēselē vispār biju. Un sāksim ar to, ka man bija arī veselības problēmas, kad biju maziņš. Un tas atkal dekompensācijas mehānismi psihiski nostrādāja. Ja? Tur bronhiāla astma man bija un tā, un ārste teica, nedrīkst viņam sportot. Es uzvarēju visu, kas ir iespējams. Tā saucas dekompensācija. Es esmu piedzimu nestiprākais bērns pasaulē, neveselīgākais. Man bija visas iespējamās alerģijas, kāds ir iespējams. Man bija daudz veselības problēmu. Un Čaus uzvarēja Krievijas čempions kickboksā es esmu. Šo momentu. Un tas notika dekompensācija. Līdz ar to pats par sevi es domāju, ka esmu mākslinieciska radoša dvēsele. Yeah. Bet es piedzimu noteiktā ģimenē, kur man nebija variantu. Un es domāju, ka, ja mēs ticam karmā vai kaut kādā dzimtu programmā, tad man vajadzēja būt tādam, kāds es esmu šodien. Un mani dzīve padarīja daudz cietāku nekā varbūt. Jo es dzeju rakstīju, mūzikas joprojām rakstu, tāds radošs cilvēks. Bet caur ringa pieredzi es kļuvu mazliet stingrāks. Es teiktu tā, ka man liekas, tā ir ļoti liela pievienotā vērtība, ko varbūt pat ieteikt vai mūsu klausītājiem, piemēram, varbūt jauniem vecākiem vai vēl kaut kas. Jo man liekas, ka ja cīņu vai jebkura veida sports, ja, tev dot varbūt struktūru, teiksim tā, to disciplīnu, tos plauktiņus, kur tu visu saliec, bet māksla tev iedod to visu pasauli, kur tu to visu ieliec. Lai nav tā, ka tu varbūt esi super mākslā, ja tu esi super radošs, bet tev nav disciplīnas, un tu nevari baigi neko varbūt uzbūvēt, tev viss brūk, tu nevari neko aizvedīt līdz galam, un otrādā, kad tu esi super strukturēts, bet tu esi vienalga visu laiku rāmjos. Tāpēc, man ir jautājums bērnībā, tu to varēji sajust, šīs divas pasaules? Tev bija tā, ka, vai tu vienkārši darīji? Es darīju, bet es joprojām esmu jūtīgs. Zinu, kā es visu dzīvi biju tāds jūtīgs, tad tas ir pa mākslas pusi, jā. Tā kā man vienreiz viens cilvēks Rīgā, viņu arī pazīst, viņš tāds ar interesantu pieredzi dzīves. Un visiem, kuriem ir interesanta dzīves pieredze, ilgus gadus, viņi diezgan labi psihologi ir.
Un viņš vienreiz man pateica, ka, zini kā, Otiņ, tu esi radošs mākslas cilvēks, tev vienkārši reāli tu kļuvi tāds stingrs, un es tā domāju, ko viņš gauš, un pēc tam pagāja kaut kādi pāris gadi, un es sapratu, jā, īstenībā viņam bija taisnība. Es domāju, kāds svarīgs cilvēks. Un runāt par disciplīnu un par to mākslu, jā, bija laika struktūra. Tu saproti, kas ir ļoti svarīgi. Laika struktūra. Mūzikas skolā. Bija tas timings, saucamies, kas man arī šobrīd ir ļoti labs. Yeah. Es šodien biju jau ventajās vietās. Es novadīju klavieru spēli talantīgam 10-gadīgam puikam, kurš rakstā savu mūziku. Es viņam šodien ieliku 10 balles. Malacis, ļoti skaista melodija. Pieliku bungas un basu un gatava dziesma. Tālāk es novadīju jau ventos treniņus, un tagad esmu pie tevi studijā. Yeah. Un mana diena vēl nav beigusies, jo mājās es būšu vēlu. Ap 10 šodien. Vakarā, varbūt pat vēlāk. Līdz ar to, bet esmu iemācījies, ka bērnu kā man bija skola, tad mūzikas skola ar vieglas miltas vienai pasniedzēji, tad Šalājeva skolotāja solfedžo, lai viņi man piedod, taisaulē es biju briesmīgs solfedžo stundu apmeklētājs, un man bija 2 solfedžo, man pat bija kauns, un ko izdarīja mana psihē, dekompensā, un es pēc 20 gadiem pasniedzu solfedžo mūzikas skolā. Tas ir vienkārši, tā ir karma, un visu mana dzīve kaut kādi aiztaisītie un neaiztaisītie geštalti. Jā, un pēc tā visa, jo man patīk tikai spēlēt klavieres, man tur tie solfedžo, tur teorija, mūzikas, man tas izriebās. Man vienkārši bija talants vienkārši spēlēt, es labi spēlēju, tiešām ātri uztvēru, un tad man ātri vajadzēja skriet uz treniņu. Un es atceros, mums bija sanāk 3 zāles šobrīd. Viena pagrabā, oldschoolīgi veči, kad es biju maziņš. Otrā zāle bija tur, kur cepa maizītes. Tie, kas zina, tie zina, intervijā sapratīs, ka tur smarža bija tāda, tur maizes cepta, un otrajā stāvā bija zāle. Tā bija otrā zāle, bet, lai līdz viņai tiktu caur mežu vajadzēja, es nezinu, kilometru vai pusotru vienkārši tumsā, ziemā pašam. Tur amigdala ir tāda limbiskajā sistēmā un smadzeņu daļa, kas atbild par emocijām un par bailēm tā skaitā. Un, kad es gāju ar to mežu, amigdala man zīmē viskatastrofiskākos scenārijus, kurus es redzēju, bija tāds NTV kanāls. Un, protams, kas tā par ģimeni 90. un 2000, kura nepaskatīsies par kādiem maņičelām un maņiekiem. Un logiski, kad es gāju ar to mežu, man vienkārši bruka no katrā zara, vai ne? Un viss, un tad tu vakarā esi mājās, tu jāpilda mājas darbi, jāgatavojas muzikas skolā, un tā man rutīna bija no rīta līdz vakaram. Un man pēc tam bija vieglāk pieaugušajā dzīvē, gan māstrītā, kad studēju, gan tagad arī ģimenes dzīvē varu uzskatīt sevi par struktūrētu personāžu kā minimumu. Tā. Tev palīdzēja vispār mūzika izturēt to varbūt tādu sporta spriedzi un to, kad tu trenēji? Bija tāda, zini, ka tu vari, es izpūšu. Tu zini... Vai saskatīji tādu, zini, kā savu veidu meditāciju, jo tomēr spēlēt mūziku vai klavieres? Tu zini, tas ir tāds, es nesen vieniem vecākiem stāstīju, man liekas, tur pagājušajā nedēļā tur viena puika tur kaut ko tur pēc tur jāmācās mājās, jā. Šodien es to saprotu. Šodien es to saprotu, ka māksla ir sublimācija. Yeah. Negatīvu emociju pārstrādē uz kaut ko radošu. Sublimācija, ko es esmu iemācījies darīt brīnišķīgi. Bet atbildot uz tavu jautājumu, ar atsaucīt uz tavu jautājumu, kad man vajadzēja spēlēt Bahu pa 5 stundām. Man tagad meitiņa arī spēlē, Lora, jā, vecākā arī klavieres, diezgan labi spēlē. Bet viņas tur paspēlē, tagad ar sievu man tur mazlietiņ, jā, es saku, Lora, es tavā laikā mums vajadzēja spēlēt līdz asarām, vienkārši līdz zvemšanai. Līmenis arī muzikā bija cits. Tu vienkārši spēlē tur 3 stundas, vidusskolā jau pa 5 stundām vajadzēja spēlēt pa 6 Bahu. Līdz ar to, vai to varēja nosaukt par sublimāciju? Nu, laikam improvizācijā mazliet es tur sevi meklēju, jo es labi improvizēju. Daugavpilī man bija tāds pasniedzējs Ustinskovs, viņš joprojām ir Daugavpilī diezgan slavens. Kaut gan speciāli man bija pie Aivara Broka. Improvizācija man bija 10. Es jau tad Latgalēs tur improvizēju tā kā Dievs. Pēc tam atbraucu uz Rīgu un aplauzos, jau sapratu, ka te bišķi cits līmenis, te jau vairāk improvizē. Bet ne par to stāsts. Un vecākiem, ko stāstīju par to puiku pagājušajā, kad lai spēlētu
priekš dvēseles spēlētu sev, kā cilvēki to. Tas ir tāds liels mīts. Lai tu spēlētu priekš dvēseles, tas ir ļoti, ļoti ilgs ceļš, to jāaiziet, draugs mīļais. To jāspēlē gammas. Tev vajag, lai tavos roku aparāts klausa tavi pirksteņi tevi. Tev vispār funkteriem jābūt vispār par to, kas ir muzons. Jā, mans rekords ir uz atmiņu. Es spēlēju Geršvinā Zilo rapsaldiju 43 lapas no galvas. Man vajadzēja spēlēt ar simfoniskā orķestri pie Aivara Broka Daugavpilsā ar simfoniskā orķestri. Es tad biju roku salauzis kaut kādās sacensībās kārtējās, mūzikas vidusskolā. Bet 43 lapas no galvas. Tev jābūt ļoti labām kognitīvām spējām. Tad, kad tu gadiem paspēlēsi, protams, ja tev tur trāpās, tur pasniedzēs, kurš jau improvizē, tev 10 gadi, tu atrad pie maniem puiku vai meiteni, protams, es ātrāk sākšu to integrēt bērnā, ka klausies. Nespējam tikai šo, bet sāc jau sacerēt. Jo šodien es saprotu, ka iespējas viņi var rakstīt kinofilmā mūziku, kurš ticēja, ka mēs dabūsim Oskaru, dabūjām, taču ar straumi. Un mūziku uzrakstīja Rihards Zaļo pēc citam instrumentu. Daudz plašākas robežas. Protams, šodien ir iespējas plašākas ar datora palīdzību. Viņi var rakstīt mūziku. Man ir diezgan plaši kontakti. Es varu tos bērnus tiešām pēc tam nodot kādam arī citam, integrēt. Viņi var reāli rakstīt mūziku. Bet tajā laikā, nestoties uz to, tāpat ir jāturās pie rāmjiem. Un šodien es saprotu, ka tā ir manā sublimācija. Jā, es varu apsēsties, man idejas nāk kā. Kad es daru, vai es pastaigāju, vai skrienu, vai es respektīvi kaut ko, vai es spēlēju mūziku, man nāk idejas. Es tāds ideju čalis esmu, es varu 24/7 laiku kaut ko generēt, un lielu daļu arī mēģinu arī realizēt. Tad, ko tu spēlējot, improvizējot pie instrumenta, es reāli jūtu šobrīd, kā es sublimēju visu, kas ar mani notiek dzīvē. Kā ir šobrīd, teiksim, tā mūzika ir vairāk hobijs, vai tā ir tāda neatņemama daļa? Teiksim tā, ja mēs skatāmies sports, mūzika, nākamais solis, protams, mācības un psiholoģija. Kā vispār pa daļām tu viņas balansē, vai kādas ir prioritātes šobrīd? Līdz Covidam man bija diezgan daudz audzēkņu, kas mācījās klavieres. Pēc tam Covidā tas tā man apstājās. Tagad es reiz nedēļā ņemu brīvdienās tur caur pazīšanās vairāk vai mazāk. Bet tas ir vairāk uz hobija šobrīd pusi? Muzika, jā. Teiksim, profesionāli es spēlēju Daugavas teātrī. Mums tur ir jau bija pirmais kabarē, tagad ir otrais kabarē. Kabarē 2.0, jā. Lūdzu, nāciet, mums būs 13. 14. februārī kārtējās izrādēs. Tur es spēlēju, teiksim, klavieres. Visu to izrādi diezgan daudz tur man jāspēlē. Tā ir mana profesionālā pasniegšana. Vienu brīdi es jau jūtu, ka es izdegu to visu darīt. Jo jā, teiksim, es sapratu, ka varbūt es īsti to negribu darīt. Es biju iepauzējis, man vēl plus strādiņi bija. Strādiņos tie, kas zina, ka nav viegli mācīties. Jā, man šobrīd sieva mācās. Un tāpēc es tā bišķi apstādināju pedagoģisku kādu gadu. Pēc tam biju vienu tur paziņu draugu Dānijā. Viņš dzīvo, puisis arī. Nils Borthaus arī bija ar maniem izlasē kickboksā. Un tad caur vienu paziņu, kad Nils tur mācās Dānijā klavieres, tad es viņu bišķi pakonsultēju online klavieru spēli. Un es tā viņam vadīju. Un es tā jūtu, ka man kaut kā beidzās nodarbība, ka man enerģijas pacēlums atnāk mājās. Sievai saku, ka klausies, es laikam gribu atpakaļ pasniegt. Un tā es bišķi atpakaļ sevi atdabūju. Tieši dēļ tā klienta ārzemēs, kas man ir. Jā, bet tas sports vienalga bija neatņemami. Sports tas ir tas, ar ko, tas ir mans darbs profesionāls, ar ko es nodarbos arī līdz vakaram. Jā. Bet neskatoties uz to, ka tev ir varbūt tāda fiziskā sastāvdaļa, tāda sevis izpaušana, un mūzikā, tu neapstājies un devies tālāk izzināt sevi, teiksim, no tā ķermeņa, vairāk varbūt uz prātu iekšējo. Psiholoģija. Pastāstīja, kāpēc tu izvēlējies varbūt vairāk iedziļināties tamā, kas tevi mudināja, vai tu saprati, varbūt trūkst, gribu uzzināt, kas notiek ar mani. Kā tas bija? Redzi, situācija ir tāda, ka es ļoti ilgu laiku esmu meklējis spēku. Zini, tur ir tāds Karlos Kastaneda, rakstnieks, un viņam tur daudz grāmatu, tur visāds par ezoteriku. Un viņam tur bija rakstīts, ka arī kaut kas tur par to spēku, ka viņš ir jāmeklē. Tā, tikai Kastaneda daudz ir rakstnieki par to rakstījuši. Un es tā kā bez viņiem pats jau meklēju. Un es pienācu pie secinājuma, ka es to jau sen esmu atradis, to fizisko spēku.
Reāli tas, kas lielākai daļai tur iziet cauri huligāniem vai kaut ko, priekš maniem tas ir kā tevi iedzert. Es nezinu. Es uzskatu sevi par diezgan nopietnu džeku, līdz ar to man nav nekādu problēmu iziet pa ielu, kur stāv huligāni vai vēl kaut kas tāds. Es domāju, ka huligāniem liela problēma var būt es, nevis viņi man. Un tad, kad es to sen jau esmu pārgājis, jo vienkārši jāatšķir tur rings un cita situācija, tas ir dažādas lietas. Jā. Nevajag domāt, vai sporta zālē, ir tāda sportisti, kas sporta zālē viņš ir čempions, aizved uz sacensībām. Viņš zaudē ļoti lielu procentu. Jā. Vai mājās mēs visi spēlējam kā Mocarti, visa cieņu izēju uz skatuves, tev kaut kā tos uz skatuves solis jāspēr. Un tāpat arī, pieņemsim, ja mēs ņemam tur vēl kaut kādu ielu, tas vispār kaut kas pilnīgi cits. Tikot visos tajos cīņu fiziskajos laukos, es esmu visur diezgan rūdīts. Man tas ir kā iedzert tēju vai kafiju. Un tad es sapratu, bet tas tā kā nevar būt viss, tā kā kaut kas vēl ir. Tad es pārgāju pie tā, ka īsts spēks ir galvā. Tagad ar to arī turpinu vasarā ar Dievu palīdzību plānoju pabeigt un izlaidumu savu nosvinēt. Un tad palīdzēšu cilvēkiem. Palīdzu cilvēkiem jau šobrīd kaut kādiem padomēm bez maksas un tā. Jo mēs saskaramies tagad, mēs tādā laikmatā dzīvojam, kur īstenībā diezgan sarežģītā laikmatā, kur ir daudz pretrunu. Un es saprotu, ka tās pretrunas vienmēr bija, ir un būs, bet tagad mentālās saslimstības ir ļoti, ļoti palielinājās. Antidepresantu lietošana arī ļoti palielinājās, un es uzskatu, ka tas vēl palielināsies. Līdz ar to, un vēl kas jāsaprot, ka fiziskā ķermenī un fizikas līmenī tev dzīvē ir jāpaceļ rokas un jācīnās un tā tālāk, ja? Bet ar smadzeni ir tā, ka tu savu smadzeni taču nevari sasist. To jāmācās ar viņu kā komunicēt. Ar to es arī principā nodarbošos. Vēl viena kā mana, un tā ir mana izvēle. Tāpēc es to sākumā sarunas pateicu, kad mamma un tētis, un es palielam realizēju viņu lietas. Un man viņas patīk, man vienkārši paveicās. No vienas puses man nebija variantu, bet no otras puses man vienkārši paveicās. Ka es to visu spēju validēt, visu spēju to tolerēt un dzīvot savu dzīvi diezgan veiksmīgi. Jo man varēja nepaveikt. Ja es ienīstu klavierspēli un sportu, es būtu nelaimīgākais cilvēks pasaulē, vai ne? Tu būtu nelaimīgākais un tu vienkārši vainotu visu. Un tā, ka, hei, tu meklētu tur risinājumu, ka man, piemēram, neizdevās tas, tāpēc, ka mani... Tādi daudz cilvēki, ap 40 gadiem viņi sāk tā vainot vecākus, jā. Bet kā tu redzi, piemēram, ja atgriežamies varbūt bērnībā, kāda tur bija, piemēram, varbūt tā psiholoģiskā sastāvdaļa? Vai viņa bija, vai, piemēram, vecāki runāja ar tevi, vai jūs runājat par kaut kādām, nezinu, kā tu jūties, kas vispār notiek tavā galvā, varbūt jau īpaši tajā pārējas posmā, kad ir pusaudzis? Nē, tie bija citi laiki. Zini kā, kad tu jau esi diezgan liels, cilvēki iekrīt divās aizās. Viņi vai idealizē, vai nenovērtē. Un tas ir absolūti visiem cilvēkiem. Tas ir normāli. Pāris, pieņemsim, puisis ar meitni vai vīrs ar sievu. Sākumā sieva viņu idealizē vai vīrs viņu, un pēc tam viņš ir tāds nelietis, ja? Kad jau attiecības beidzās. Viņiem ir jāšķirās, tad viņš ir pēdējais nelietis, kaut gan pirms 10 gadiem viņš bija izcils. Tā ir aizsardzības mehānisms, psihes idealizācija un nenovērtēšana, laikam tā. Jā, kad tā kā pilnībā, kā viņš ir nulle, ja? Tāpēc es savus vecākus neidealizēju. Ja? Tā kā es esmu 90. bērns, mēs esam diezgan traumatiski personāži, visi 90. gadu bērni. Jo bija tirgu, ir jāsaprot, kas notika tirgu, ezotērikas tikai grāmatas. Hatha yoga. NTV kanāli par maņakiem vienkārši tādi ļoti, ļoti interesanti raidījumi bija. Pie tam 9, ja, kad vēl bērni neguļ. Un ezotērika. Vai kaut kāda joga, teiksim, psiholoģijas, tas lauks bija ciet. Un mūsu vecākiem 90. gadu bērniem nebija, no kurienes smelties informācijas. Līdz ar to tādus jautājumus, kā tu jūties, neviens neuzdeva. Tur bija gan plusi, gan mīnusi, jo šodien tas jau kalpo kā mīnus. Pirmkārt, es uzskatu, jo mēs pieskārāmies forši tā pie psiholoģijas, daudzi cilvēki sāk vilties viņā.
Tas ir paradoks. Es dažreiz runāju ar draugiem, ar cilvēkiem kaut kādiem, viņi vilšanās viņam ir. Te es viņam varu pateikt tā, ka viņi nestrādā. Terapija nestrādā, psiholoģija nestrādā. Šodien ir, ja tad neviens neprasīja tev, kā tu jūties, visiem vienkārši vienalga, jo viņiem vajadzēja izdzīvot. Jā, mums 90. man bija deserts, tas bija tā melnā maizīte, izceptā ar cukuru, rupi sakot. Jā, tas bija deserts, lai saprastu. Nu, vai ja balta, tad vispār arī krūtē. Ja? Tad šodien ir aiza tāda, ka psiholoģija šodien, tas ir, manuprāt, subjektīvi, lai man tur jau diplomēti speciālisti nepārmet, kas viņš tāds ir, izsakās. Tas ir mans subjektīvs viedoklis, es izsaku to, kā Auto Kovči, Latvijas valsts pilsonis. Lai nav tur domstarpības, ka šodien psiholoģijas uzskatu nespēja atbildēt uz tiem pieprasījumiem, ar ko cilvēki iet viņā iekšā. Jo, ja mēs paskatāmies to pašu tur Freidu un vēl atsauksmes, Freids strādā ar slimiem cilvēkiem. Sākotnējais psiholoģija bija kā tāda apmierināja vajadzības ar konkrētām problēmām, un tā arī viņa radās. Šodien cilvēku psiholoģija iet par jebkādu vienkārši. Tur man draudzene pamata, man jāiet pie terapeita. Jā. Un viņi vilšanās viņam ir. Šodien mēs pieredām, kaut kur ieduru, viss laikam es esmu saslimis. Arī tāda hipohondrija, kad cilvēki meklē sevi slimības. Jā. Šodien kaut kā viņš ne tā paguļ, man jāiet pie terapeita, reāli. Tas nekas, ka viņš varbūt ir pārstrādājis. Respektīvi, cilvēki pie jebkādas vienkārši tas pieprasījums ir kļuvis mazlietiņ nespēja atbildēt uz to vienkārši psiholoģiju. Dažreiz es klausos, draugi, bet kāds sakars, tu pārmet, ka tu gāji pie speciālista, tev nepalīdzēja? Kāds sakars vispār speciālistam ar tavu problēmu, ka tev tur, draudzene pamata? Tā, saproti, nespēja tā. Tāpēc šis tikai vēl pasliktināsies. Līdz ar to es domāju, ka taisnība ir kaut kur pa vidu. Ja tu redzi, ka tavs bērns vai partneris tiešām kaut ko frustrē, palicis kluss, viņa uzvedība mainās. Loģiski, tev tam nav jāpaiet garām, bet jāapstājas, pat ja tu esi noguris. Un man tā nesen bija ar meitu. Skatu klusiņā savu sievai prasu, vai viss ok. Viņa saka, viss kārtībā. Es redzu, bērnu kaut kas nav. Apstājos, kaut gan man bija savas darīšanas. Sākām runāt, ar draudzeni sastrīdzējās. Gadās. Tam ir jāatrod laiks, bet nevajag arī pārspēlēt. Ja tev kaut kur iedurās, ok, tu sabies, aizej pie speciālista, pārbaudies pie medicīnas. Tev pasaka, ka tu esi veselīgs kā bullis, nomierinies uz tā. Nevajag darīt to, ko šodien cilvēki dara. Jāaiziet vēl pie 150 speciālistiem, tad jāiet pie mentālā speciālista, un tad viņi jau nevar palīdzēt. Loģiski uz katru jūsu to pieprasījumu, nevar palīdzēt. Viņa nebija tā radīta, saprotat? Jā. Tā. Man liekas, varbūt arī iepazīstot sevi, un arī saskaroties ar dažām situācijām, ko tu jau minēji. Bieži vien cilvēki varbūt negrib pieņemt to patiesu, to godīgu redzējumu. Hei, viss ir kārtībā. Nē, tur kaut kas ir cits. Jā. Es jau labāk zinu. Jā. Varbūt šāds arī punkts. Protams, tas jau, ir paaugstinātas gaidas sabiedrībai. Arī no sevīm un vispār par savu dzīvi. Ja? Jo ir tāda lieta notikusi, ka katram iestāstīja, ka tu esi unikāls. No vienas puses, tava dzimšana jau ir unikāls fakts un akts, bet no otras puses kļūsti par kaut ko. Esi kaut kas. Šodien katram cilvēkam dēļ internetā par to runā arī Ilons Masks un visi, ka tur pārņems visu cilvēku un tā. Šodien, pateicoties internetam, katrs var izteikt savu viedokli, pat viņam ir varbūt tā 5. klases izglītība. Viņš ar palīdzību var izveidot viedokli. Un citi cilvēki piesako viņam un ielaiko. Tu domā, jūs neesat adekvāti. Jūs neesat baigi veseli. Tāpēc, kad īstenībā, lai tev būtu viedoklis, lai tev būtu kaut kāds svars kaut kādā vidē, tev kaut kas ir jādara. Un cilvēki bieži vien, viņi grib dzīvi kā Instagramā. Viņi grib dzīvi kā Holivudas filmās. Un es vēl esmu īpašs. Viņam vēl iestāstīja, un tas speciāli bija izdarīts. Es to redzu visu laiku telefonā. Tas speciāli bija izdarīts, ka viņš ir tiešām īpašs, un tagad viņam uz svētkiem jāiztērē visa sava nauda. Marketings viņam tajā palīdzēs. Seligmans un viss, ko mācās Oksfordā un tā tālāk. Principā viņi mācās psiholoģiju 80%, ekonomisti. Viņi palīdzēs sniegt sajūtu, ka tu tiešām esi īpašs un unikāls, tikai tērē naudu.
Un viņi tad, protams, iefrustrē, kāpēc tā? Un, protams, tur ir vainīga mamma, tēvs un bērnības traumas. Kaut gan cilvēki nesaprot, ka ne visas bērnības traumas vai vispār traumas ir no viņiem jātiek vaļā. Ir traumas, kas padara tevi tieši, var padarīt tevi par spēcīgu cilvēku. Tāpēc, kad vienmēr ir psihe ir dekompensācija, un vienmēr psihe atspēlēs, un tu piedzimi maziņš un trausls, kļūsi sporta meistars, piemēram, cīņu mākslā. Vai tur, vēl tur puisis tur auga, bija vidusmērā, grib kaut ko sasniegt, hopā armijā, iemeta viņu dzīvo, un viņš tur kļuva par kaut ko. Respektīvi, psihe nekad neatstās tukšu vietu cilvēkam. Ja viņš pie nosacījuma, ka viņš tiešām kaut ko dzīvē grib sasniegt. Tas, ko mēs te pirms intervijas runājam, par tām ambīcijām. Ja? Ja cilvēkiem ir ambīcija, psihe vienmēr atradīs veidu, kā to visu apspēlēt, lai viņam ir ok. Bet vienkārši meklēt 24/7 problēmas, mēs jebkurš varam apmānīties. Vispār sāksim ar to, kā prāts ir izveidots. Ja, kad, diennaktī 30% tas jau ir pierādīts pētījumos, mēs domājam negatīvas domas. 18% no tām mēs domājam crazy domas, kas pilnībā nesakrīt ar tavām vērtībām. 18%. Līdz ar to piekrities prātam un visu laiku viņam nostupāt ticēt ir aplama lieta. Ir jāved sevi no prāta uz rīcību. Konkrēti, ko es daru? Es nesen savam draugam pirms pāris dienām stāstīju, kad viņš bija tāds sabēdājis rudens, depresija rudens un tā. Es viņam stāstu, atzīmēju kaut kādu lietu, es to daru. Es aizgāju pie frizēra un es pasaku, forši, jau diena nav vēl te nodzīvot. Yeah. Nezinu, tur nogriezi nagus, forši, jau diena nav nodzīvot velti. Uzrakstīju draugam, forši, tā ir rīcība. Teiksim, velkam ārā no prāta uz rīcību. Un es ticu, to minēju par disciplīnu, es ticu tikai dažām lietām. Pēc disciplīnai, plānošanai es ticu. Un šīm lietām es ticu. Es neticu, lai man piedod speciālisti pozitīvi psihologi, es viņai neticu. Mēs to obligāti aizskarsim. Bet, jā, es tam visam neticu. Es ticu disciplīnai, plānošanai, rīcības spēkam es ticu. Saprot, tu vari ļoti ilgi domāt, muļļāt, tur kā un gaidīt no speciālista, ka viņš jau tagad vilks ārā. Speciālists ir tāds pats cilvēks kā tu. Viņš, protams, būs atbalstošs, pasniegs savu stipro pleci tev un viss, jā, uzklausīs, bet viņš nevar visu atrisināt tavā vietā. Tev vajadzēs tāpat, lai tas rupi neizklausītos savu pakaļu celt un kaut ko darīt. Un ja cilvēks to ilgstoši kā ūdens piliens, kurš var akmeni pilnībā iznīcināt, sadrupināt, ja viņš to pa pilieniem, soli pa solim darīs, viņš var sasniegt daudz ko. Varbūt arī neliels ieteikums. Tieši mans vairāk dzīvot šeit un tagad, nevis ar kaut kādā tādā nākotnes perspektīvā. Man kaut kas būs un tad būs forši. Vai es sasniegšu to un tad man viss būs. Hei, tagad. Par tiem vienkārši punktiem, ka aizgāju pie friziera. Atnācu uz studiju ierakstīt podcastu. Čeks, jā. Varbūt vienkārši izgāja ar ģimeni pastaigāt, vai vienkārši pat pastaigāt. Ček. Jo tu šeit un tagad, un tas ir liels plus. Tu mazini savas gaidas, tu palīdzi savai psihei būt veselīgai un, kā tu minēji, šeit un tagad un normālā stāvoklī. Tu samazini, tu vari gaidīt, piemēram, no ārpasaulē uzstādi kaut kāds mērķis, labi, virzies soli pa solim, bet iekšēji tu samazini tās gaidas attiecībā pret sevi pašu, jo priekš tiem jau veiksmi aiziet uz frizētāju, un tev paliek vieglāk dzīvot. Un tas vienkārši cilvēkiem jāsaprot. Jo viņi uzstāda, zin kā, viņi dara otrādāk, viņi uzstāda priekš sev, viņi uzstāda ļoti lielus gaidas. Ka viņam jāizdara kaut kas neiespējamais vispār. Ir sevišķi tā spriež cilvēki, kuriem nav tādu augstu sasniegumu, kaut kādu, zini, tur, tad viņi tā pieraduši dzīvot, kad es arī tā gribu, un tagad nenormāls gaidas. Pret ārpasauli, pret viņiem priekšnieks izslauka kājas. Tā ir partneris, tur viņus, pamet reizi nedēļā. Pret ārpasauli viņiem prasību ir ļoti minimālas, no sevis viņi prasa ļoti daudz. Un loģiski tur kā iznākums vai izdegšana vai depresija un tā tālāk. Vajag otrādāk. Priekš sevis, pēc sevies mazāk. Malacis, tur vakar piemēram, mēs sasmējāmies ar sievu, ka viņi mums nezināja. Aizbrauc tu pie draugiem un spā procedūrās es aizvedu savu ķermeni, pasēdējām uz letiņas saunā. Malacis es.
pēc garas darba dienas. Saproti? Man, standarti man ir augsta dzīvē, bet es neaizmirstu par to mentālo veselību. Jā, man bija laiks, kad es tur gāju vienkārši pastaigāties pusstundu. Tas bija dīvaini man sportā. Tur meistaram kickboksā gāju pastaigāties. Forši. Es jau visu laiku kustībā, jā. Bet... jā. Līdz ar to, pret dzīvi un sevi filozofiski jāizturās. Jo jāsaprot, ka katrs cilvēks, kuru tu satiec vairāk vai mazāk, viņš ir traumatizēts. Mēs esam savu traumu, principā, sekas. Un katru toties galā. Un tam ir Dieviņš devis sistēmu, var saukt kā gribat. Teoloģijā ir daudz teoloģisku nosaukumu. Viņš ir devis tam visu dzīvi cilvēkam. Cilvēki grib pārlekt. Tie, kas ir nopietni sportā vai muzikā, viņi zina, ka tu nevari no pirmdienas pacelt 100 kg no grūtīm. Tas vienkārši nav iespējams. Tu nevari uzreiz sākt boksēt. Tas nav iespējams. Un tad tu iemācies vienkārši, kad viss dzīve norit savu gaitu, tu vari vienkārši tam kaut kā palīdzēt sev. Jā, nē, man patīk tavs tāds godīgums un tāds tiešs uzskats. Kā ir vispār šobrīd ikdienā, piemēram, sportā, tu pats trenē? Pastāsti varbūt, kā psiholoģiju tu pārnes uz treniņiem, uz pasniegšanu, un kā ir vispār varbūt kopsumā industrijā? Jā, ok. Tad atbildot uz to pirmo jautājumu, kad ļoti minimāli es pārnesu savā darbā, jo ir tikai stunda, pieņemsim, un mans pamatdarbs tur ir trenēt un iemācīt iemaņu. Ja? Jo bieži vien es redzu, ka cilvēki, ne bieži vien, bet šādi tādi, ka viņi atved, vecāks vai un domā, ka tagad tās ir divas dažādas lietas. Viens ir mūsu saruna ar tevi, otrs ir saruna jau ar diplomātu speciālistu vai treniņš, kas ir cīņu sports. Un tur mēs mācāmies, šodien arī cilvēks trenē, kā pagriezt kāju, kā turēt rociņas un tā. Un atsevišķos gadījumos, ja es konkrēti redzu, ka cilvēkam ir vajadzīgs psiholoģisks atbalsts, viņš, protams, viņu dabū. Viņš viņu saņem. Bet basically fokus ir uz to, par ko cilvēks atnāca un samaksāja. Saprot ideju? Jo cilvēkiem ir mīts, ka treneris ir kā psihologs. Klausieties, psihologs A klases sportista līmeņa. Ja? Pieņemsim, pagājušajā nedēļā bija Rezekne turnīrs kickboksā. Man audzēknis pienāja, tāds Roberts Neits, viņu sauc, labs, spēcīgs puisis. Viņam ir cīņa tur ar puisi tur par jostu. Piemērs no psiholoģijas, jo vislielākā psiholoģija ir visa mūsu dzīve. Ja? Nevis var 1000 grāmatas palasīt, bet var dzīve. Viņš atnāk pēc pirmā raunda, tu sēž stūrī, saka, tā un tā, kaut ko runājam tur. Un viņš saka, paskatīt godīgi, es zaudēju vai uzvaru. Es saku, zini, kā ir? Es saku, viņam jau jāiet ir. Viņš iet projām un es saku, uzskati, ka zaudē. Un, protams, viņš iziet cauri otrā raundā savam pretiniekam. Ja? Viens tās piemērs. Bet tie ir augstas klases sports. Tad man vēl viens bija, te Rīgā bija tāds karate kombat turnīrs. Viens audzēknis tēva tur cīnījās un, vai ne cīnījās pirms cīņas, viņam bija tāds spēcīgs no Indijas pretinieks. Un es viņam pateicu kaut ko pilnīgi crazy. Un viņš pēc tam man uzrakstīja vakarā lielu paldies WhatsAppā, ka tieši tas viņam palīdzēja uzvarēt cīņu. Yeah. Bet tie jau tādi nopietnāki, ja? Es viņam pateicu, ka ja tu viņu neuzvarēsi, es tev pats norubīšu. To nevienu nevar stāstīt, bet es to visu stāstīšu. Viņš uzstāja man pēc tam, paldies, jau pats bija aizmirsts, ka es viņam tā pateicu. Viņš uzvarēja to cīņu. Nē, šeit ir individuāli pieeja, bet mēs jau tiekam varbūt no treniņa uz jau cīņu, tad, kad jau skaidrs, ka cilvēks ir fokusēts uz sasniegumu. Es sapratu, skaties, labi, man ir cilvēki, kuriem ir depresīvi stāvokļi, viņi nāk uz treniņiem. Mēs trenējamies, es pajautāju, kā to vieta. Jā, tas notiek. Ir cilvēki, bērniņi daži ar diagnozēm, ka UDHS un tā tālāk. Jā, šodien mēs katrs varam tikt zem kaut kādā diagnožu spektra. Ja mēs aiziesim kaut pie psihiatra vai tā, es domāju, ka vairāk vai mazāk
Katru var ielikt kaut kādā kategorijā. Jautājums, vai vajag. Ja? Bet ir tiešām situācijas, kad jau redzu, kā treneris, kad šeit ir. Tad pajautā parunā ar vecākiem, viņi pasaka, ka tur ir ok. Man vienkārši nepatīk viena lieta, kāpēc vecāki to uzreiz nesaka. Mēs ar sievu par to diskutējām. No vienas puses, tā kā nērti, no otras puses nav godīgi pret mani kā treneri, jo man ir jāzina, kā no tevīm prasīt. Tu tagad esi izlaists. Un vienkārši nefiltrē, kur tu atrodies. Es esmu pieredzējis, ka mani klausās, un, kā es pasaku, tā arī notiek. Vai arī, ja tev ir diagnoze, viss mums ir cita valoda ar tevi. Un tad vecākiem man mūsdienās ir jāizprašņā, un tā viņi atzīstās, un labi, ok, viss es pārslēdzos. Jo ir liela atšķirība. Bērns ir neaudzināts, vienkārši viņam vienalga. Es joprojām mācu jauniešus arī svešus sveicināties. Tu zināji, ka šodien mūsdienu bērni viņi jauniešu nesveicinās. Es vienkārši tieši pat vakar vienam biju aizrādījis, viņš ienāk, kas tur strādā, puika tur, 13 gadi. Tā es viņam diezgan rūpīgi pateicu, kad tu nesveicinās. Treneris strādā, viss tur un varbūt tas kādam patīk vai nē, bet es tomēr visur, ko es strādāju, mācu sveicināties. Jo es jau tam puikum pateicu, ka, kad kaut ko sasniegs, varēs nesveicināties. Jo es, kad redzu kaut kādu 70-gadīgu cilvēku, kurš mani tiesāja bērnībā, vai es vienkārši pienāku, sasveicinos, uz ielas uztaisu bildi, lai tam cilvēkam vēl ir patīkami. Tā kā šodien ir zudusi cieņa pret vecumu, pret pieaugušiem cilvēkiem, tas nav pareizi. Mēs bieži vien audzinām, es arī savus bērnus audzinu tā sveicināties. Nevienmēr veicās, bet es no tā par to prasu. Un es atgādinu, ka, ja tu redzi, ka tevs vai māte komunicē, tev jāsasveicinās ar cilvēku. Jo īstenībā mēs audzinām morāli, tādus morālus kropļus dažreiz pat vai morāli nekompetentus cilvēkus. Ja? Es saprotu, ka virzās pasaules to, kad visdrīzāk drīz jau komunicēsim ar tehniku, ja? un tā tālāk, bet tomēr mēs esam sociāli dzīvnieki, sociālas radības, un to cieņu neviens nav atcēlis. Ļoti labs apzīmējums tieši cieņa. Cieņa ne tikai pret pretēju, bet galvenokārt sākumā jau pret sevi. Jā, to, ka tu padalies un pasveicini, un tu vienkārši izrādi cieņu. Tas būs labāk. Tu jau minēji, ka ikdienā trenējot gan pieaugušos, gan bērnus, jāsastapies ar visdažādākām problēmām. Šajā gadījumā arī depresijas, piemēram, var pazīmes. Kādas vēl ir varbūt galvenās problēmas, ar ko tu saskaries trenējot cilvēkus? Es saskaros ar... Sāksim ar to... Man patīk tev jautājumi. Forši. Sāksim ar to, kad šodien, kur tu nepaskatīsies, katrs otrs ir treneris un katrs ir psihologs vai coach. Pirms 20 gadiem tie bija juristi un ekonomisti. Kad tu prasīji kādam, par ko viņš mācās, viņš bija jurists vai ekonomists. Kāpēc? Tāpēc tur bija nauda. Šodien... Es jau to teicu pirms intervijas, ka es nemelotu, mēģinu dzīvi veidot tā, lai nemelotu. Izvairos no tā, teiksim. Ja man kaut kas sanāk, bet es tiešām no sirds izvairos no tā. Tad šodien tā ir trenēšana un psiholoģija. Un tā ir milzīga problēma. No vienas puses, kāpēc man ir jācepjās par to visu? No otras puses, kāpēc man ir jācepjās? Ļoti vienkārši, tāpēc, ka man pēc tam ir jāstrādā šiem cilvēkiem. Un viņus ir ārkārtīgi grūti pārmācīt. Sveiciens kolēģiem un pseido kolēģiem. Nav iespējams pēc tam to cilvēku pārmācīt. Ja tu viņus iemācīs nepareizi, ir iespējams, bet ļoti grūti. Tāpēc manā gadījumā mans eksperta viedoklis labāk no nulles vest pie jau cilvēkiem, kuriem ir pašam bijušas cīņas, kuram jau ir audzēkņi. Šodien ir internets, vecāki var iepazīties, Google ierakstīt, kas tas par cilvēku, Instagrams, paskatīties, viņš pats kaut ko vispār māk vai nē, vai viņš tikai pašapliecināsies uz tava bērna rēķina, tāpēc, ka pats viņš nekad pa muti nav dabūjis. Lai saprastu, kā ir dabūt pa muti, vajag dabūt pa muti vienkārši. Kā? Mēs varam spriest, es tev mācīšu šiet uz skatuves, pats nekad nebiju skatuves. Tāda ir lielākā daļa treneru šodien. Tas ir smieklīgi. Ienāc pie mums ringās 30 sekundēm, un tu visu sapratīsi. Varbūt tu pat sapratīsi,
es iešu fitnesu trenēt. Jā, Varbūt tāda varbūt. Ko tu lien tur nodarbojies, kurās pēc tam tas bērns pa galvu dabūs dēļ tevīm? Tu pats jau neesi dabūjis, tu jau vēl uz viņu bļausi. Un tad ir vēl tie vecāki, kas nesaprot, ka viņi savu bērnu ved pie loha pilnīgākā. Jo tas, kurš ir dabūjis pamuti, viņš jau būs tāds piezemēs, tici man. Mēs rupi runājam pārsvarā tikai ar tādiem kā mēs paši. Jau ar profesionāli. Protams, es viņam varu pateikt, klausē, zini, kā ir, uzskati, ka tu zaudēji pirmo raundu. Un viņš aizgāja un tur Latvijas čempionē MMA iznīcināja. Tāpēc, ka tam cilvēks jau trenēs 10 gadus. Jā, bet ar parastiem mēs taču normāli, tāpēc, ka mēs esam dabūjuši paši, mēs esam izgājuši ārā, sviedri, lausti kauli, mēs to visu zinām. Kad tu visbīstamākais aizies pie trenera, kurš wannabe treneri, zini? Šodien ir wannabe treneri, wannabe bokseri, wannabe gangsteri, šodien pilnā Rīga tāda cilvēku. Un tas ir bīstami, tāpēc, kad viņš prasīs teikt savam dēlam, kāvies līdz galam, tur bļaus, pēc tam vēl viņu salamās, ka viņš zaudē. Viņš tā dara, pēc, ka viņš nav dabūjis pamuti. Ļoti vienkārši. Tie, kas ir, viņi arī bļaujam, bet tu lielies to bērnu. Tu esi malacis vai malaca. Man Reizeknē tur stātē viens profesionāls cilvēks, sportists. Un 2 meitenes, viņas malacis, kā viņas cīnījās, krūtāk nekā zaudēja, diemžēl. Tāds vienāda cīņa bija. Jā, tā tiesāšana ar tādu, kāda viņa bija. Bet malacis, tas, kurš ir pats to izgājis, viņš neprasēs bērnu par to, ka viņš zaudē. Viņš ir šodien palielīs, pateiks, malacis, šī tā tu nocīnies, saproti? Tie, kas nav tur paši bijuši, tad viņš jau tur ko, tu mani tur pievili, jā, tāda pilns ir. Un kāpēc es to saku? Tālāk pie grupu sporta veidiem. Tā ir vēl viens lauks, ar ko es saskaros ikdienā darbā savā, strādājot no rīta līdz vakaram. Par ko esmu šokēts, jā, bet es nezinu. Es no vienas puses saprotu tos cilvēkus, kas trenē, bet no otras puses es nesaprotu. Man atved bērnus, tā nav pirmā reize, kas nodarbojas, piemēram, kaut kādu komandas sporta veidu. Es negribu nevienu sporta veidu aizskart. Un cilvēkam, piemēram, 9, 10 gadi, 11, viņam liekas svārs mazlietiņi. Un viņš 3-4 gadus jau iet kaut kādā sporta veidā. Bērns nevar reizi atspiesties, bērns nevar pietupties normāli, bērns nevar vispār neko. Viņam vispārējā fiziskā sagatavotība, attīstības līmenis ir 0. Viņš ar lecamokli vienu reizi var palikt. Tā ir milzīga problēma, kura jārisina valsts līmenī, es uzskatu. Neizskatās, ka mums taisās kaut ko risināt, bet es redzu jau, ka tā ir ļoti liela problēma. Kāpēc? Tāpēc, ka bērni it kā iet, viņu atved pie normāla trenera, kurš ar to dzīvo, un tu redzi, ka bērnam nav vispārējā fiziskā sagatavotība. Kur ir problēma? Ir vispārējā fiziskā sagatavotība un ir speciālā fiziskā sagatavotība. Boks un kickboks ir trīniekā visgrūtākais sporta veids pasaulē. Vienu brīdi mēs bijām 1. vietā, tagad mēs jau esam trīniekā. Judo, boks, kickboks un kaut kāds sporta veids, kur es tev tagad nevarēšu nosaukt. Yeah. Tā ir statistika, jūs varat ierakstīt. Googlē māksliniekam, viņš izmetīs. Kāpēc? Tāpēc, ka koordinācija, izturība, uzbrukums, aizsardzība, taimings, tur 10 komponentes es to varu nosaukt. Es tagad vienkārši improvizēju. Ārkārtīgi grūts sporta veids, roku kāju koordinācija un tā tālāk. Un, lai tu vari to speciālo fizisko sagatavotību satrenēt, tur džebu, ja, tev vajadzīga bāze vispārējā fiziskā sagatavotība. Tagad bērni nāk, viņiem nav vispārējās fiziskās sagatavotības. Labi, ja viņš sēdētu mājās uz divāna. Okay. Celsim akšu, bet viņi jau ir kaut kur, viņi jau ir integrēti it kā sportā. Tad ir jautājums, ko tas treneris, pieņemsim, viens treneris vai trenera palīgs māca kaut kādu komandas sporta veidu, kur viņi 50 bērni skraida pa laukumu. Tā tas izskatās. Un viņi vienkārši paskraida pamētā vai paspēr bumbu stundu, un mēs to sauksim par sportu. Tā ir problēma šodien. Liekais svārs, 79% jauniešu pēc skolas Latvijas statistika ir nesporto, nekur neiet. Tas ir mazliet uzbrauciens kolēģiem, bet kolēģi mīļi nav tikai boks vai kickboks un tā. Jebkurš cits sporta veids lieciet bērnam vispār fizisko sagatavotību. Tāpēc, ka ir standarti līdz 8-9 gadu vecuma bērnam jāmāk atspiesties, vēlams 10 reizes. Jā. 20 pietupieni ar lecamokli izdegt vairāk nekā viena reize. Vēlams vispār minūtu lekt. Tu smejies, bet tā ir... Nevar bērni to izdarīt. Vienkārši nevar to izdarīt. Kaut gan vajadzētu.
Un tad, kāpēc es pieminēju, ka valsts līmenī tas jārisina, nu tad mēs varam runāt par kaut kādu nacionālo ideju kā tādu. Jo, baigā problēma tā ir. Tu nevari pat iedomāties. Man ir situācijas bijušas, kad man jāmāca cilvēks skriet pa apli, kā ir skriet pa apli. Tu saproti? Pagāja 20 gadi, kur mēs esam. No vienas puses mēs tā kā attīstamies un priecājamies, ka mums ir mākslīgais intelekts. No otras puses domāju, ka cilvēki paliek ar vien mazāk. Pēc idejas, viss it kā attīstās un infrastruktūra paliek labāka ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Parādās vispār arī sporta industrija, kur tu vari redzēt un saskatīt savus nākamos soļus. Bet otrādā kaut kur bija tas lūzuma punkts. Galīgi, protams. Būs vēl trakāk, diemžēl. Būs jau trakāk. Varbūt tu kaut kādus saredzi, kaut kādu tendenci, ar ko mēs saskarsimies? Protams, vēl vairāk šķiršanās, tā jau viņas ir pie 70% Latvijā un vispār pasaulē. Bet, ja mēs skatāmies sportā, ja šobrīd mēs arī minējām varbūt vairāk par bērniem, kādas ir galvenās problēmas, tad kas mūs sagaida nākotnē? Kādām problēmām psiholoģiski, fiziski? Tas jau roku rokā iet. Saproti, ir tāds depresijas loks, kad, pieņemsim, es nedaru, jo es slikti jūtos. Es gaidu iedvesmu. Tas ir tieši ceļš uz depresijas simptomiem un kā pēc tam sekas depresija. Lai to depresijas loku laustu, tev ir sākumā jārīkojas, un tad tu labāk jutīsies. Līdz ar to, kad jau nāk cilvēks tur 10 gadi, un viņam liekas svars, tas vedīs pie kaut kādas pašpārliecinātības trūkuma, iespējams vedīs pie bulinga skolā, kas ir ļoti liels Latvijā. Arī nevar saprast, kā viņš jau var notikt. Es varu saprast, skolotāji saņem to, ko viņi saņem, un viņi lielākā daļa droši vien uz izdegšanas robežas vai jau ir izdeguši, un viņam vienalga, kā bērnu kādu tur bulingo. Bet, labi, tas ir atsevišķs stāsts. Un, respektīvi, viņš augs, viņam pašpārliecinātība būs zemā līmenī, viņš vēl saskarsies ar bulingu, tad viņš pusotru gados sāks aizēst savu stresu, un tad viņš būs pie speciālistiem. Jautājums, kad viņam būs ap 22 vai 25 vai 20 gadi vai 30, pie kāda speciālista viņš tiks. Jo šobrīd tirgus arī tāpat kā ar treneriem, tāpat ar mentālas veselības speciālistiem, viņš ir ļoti raibs. Tu vari uztrāpīt ne uz to treneri, tu vari uztrāpīt ne uz tās mentālās veselības speciālistu, un tava dzīve mazliet būs sarežģītāka. Jā. Varbūt tu vari tādus īsus 3 ieteikumus, ko cilvēks jau šobrīd, ja viņš, piemēram, jūtu ļoti labi aizskāri, ka es negribu trenēties, tāpēc, ka slikti jūtos. Es domāju, ka lielākā daļa vismaz ir sajutusi šo situāciju, ka es neiešu uz treniņu, tāpēc, ka es slikti jūtos. Kaut arī otrādāk tas ir jādara. Varbūt ir kaut kādi 3 punkti, kam vai jāpievērš uzmanība, vai 3 punkti, ko es jau tagad varu darīt. Tev cik gadu? Tad, par kuru vecumu posmu mēs runājam? Strādiņam man iemācīja būt baigi konsekventam un korektam. Jā, tad sākam ar bērniem. Okay. Bērni, jaunieši. Jā. Tad pirmais vecākiem, kas ir ļoti svarīgi, ko es arī redzu ļoti darbā savā, un spiest runāt ar gudriem cilvēkiem. Tic man, pie maniem nāk no advokātiem līdz ķirurģiem, līdz kas tik nav bijuši. Pie maniem bijis pat ravīns. Jā. Politiķi, kas tik nav nākuši. Līdz ar to, ar ko es saskaros, kā vecākam, pirmais, kas ir jāskatās, tas ir, un kā viņi zaudē kontaktu. Jau ar maziem bērniem un 6 pusauģiem vecākam ir jābūt autoritātei savam bērnam. Tas ir svarīgi. Ja tu esi autoritāte ģimenē, tad tu vari savus noteikumus bīdīt un viss tev būs normāli. Tēvi šodien nav autoritātes, tas ir ļoti slikti. Latvijā ir liels problēmas ar to. Cilvēki nodzerās, par to varam tiešām runāt, tāpēc tā statistikā lieto ļoti daudz vielas dažādas nevajadzīgas. Un tēvs nav autoritāte. Un tad, kad viņš nav autoritāte, ko tu vari prasīt tur no kā? Tas, ka piekdienā atrāpo
izvem podu, tu domā, ka tu savas sievas acīs esi kļuvis krūtāks. Nē, īstenībā zemesziņas līmenī tu viņas acīs kļūst arvien vājāks un vājāks. Viņa kā mamma pieskata tevi tajā piekdienas vakarā, jo tu pats nevari līdz gultē tikt. Un to pēc tam no rīta viņa pamostās, vainina tevi, manipulē ar tevi, bērni to visu redz. Par kādu sportu mēs runājam vispār? Jā. Par ko mēs runājam? Piemēram, es savā ģimenē esmu autoritāte, 100%. Jo tu rādīji ar piemēru. Logiski, Autoritāte. Tāpēc, ka es atbalstu saviem vārdiem. Jā, autoritāte, kas vēl? Un tad, kad tu esi autoritāte, man ir daži draugi, kas pats to nepiekopu, bet viņi piekopja. Tur ziemas peldes, iet uz zāli. Nu, logiski, viņu bērni arī sporto. Viss vienkārši. Ja? Par bērniem ir skaidrs. Autoritāte. Ka piemērs. kontaktu mēs zaudējam, kad mēs priekš saviem bērniem nekas neesam. Kad mēs esam tikai gadgets, tēti iedod naudu. Un, protams, visiem ir iestāstīts vēl viens liels mīts. Es nezinu, kurienes viņi to paņēma. Vai mentāli speciālisti veselības to izstāstīja viņai, vai kas, es nezinu. Kad, tā kā visa agresija ir slikti. Bet tā nav taisnība. Tāpēc, ka agresiju mēs varam padalīt uz diviem veidiem. Ir sociāla agresija, kas nav labi. Kad mēs pazemojam citu, mēs darām viņam pāri. Un ir sportiskā agresija. Bez tās nevienu mērķi nav iespējams sasniegt. Un sportā ir sportiskā agresija. Tā nav sociāla agresija. Bez sportiskās agresijas nevar sasniegt neko vispār dzīvē. Nevienu mērķi. Un tas ir pavisam kaut kas cits. Tur ir kaut kāda veselīga konkurence, tur ir kaut kāda motivācija. Ja? Un kāpēc es to saku? Un kā tie tēvi, taču viņi ne no pirmdienas zaudē to visu, to saikni ar saviem bērniem, ar sievām un tā tālāk. Tāpēc, ka ir iestāstīts, ka agresija ir ļoti slikti. Nevar tu pa gaudu pateikt, Nesit. Pa gaudu bām, nomierinamies. Ja? Nevar tu to izdarīt, jo tu esi ļaundaris. Pilnīgs bullshit atvainojas. Ok, ar bērniem izrunājam. Tad paši rādam piemēru, ar viņiem nākam, trenējamies, atspiežamies. Es zinu daudz piemērus, kur tevi to jau dara. Man liels prieks par to. Ja? Otrs, ja cilvēks jau ir pildis, ja? Jā, teiksim tā, līdz 18 un pēc 18. Viņš kādā stāvoklī ir šis cilvēks? Vispār 3 ieteikumi, lai cilvēks justos labāk. Ja? Un, ja mēs lai justos tavs bērns labāk, mēs zinām, jau rādam piemēram, pavadam kopā ar viņu laiku, iedziļināmies, dzīvojam varbūt ar viņu interesēm un vienkārši esam klātesoši. Jā, bet tad, kad jau, teiksim tā, cilvēks ir sācis savu dzīvi un viņš jūtās slikti un ikdiena dažāda, varbūt vasarā ir forši, jo saulīte spīd šobrīd rudenī ir tā jau. Tā sauktā rudens depresija. Jā. Ok, labs jautājums, forši. Skaties, mans darbs ir depresijas simptomu saistība ar personības iezīmes, demografiskiem rādītājiem un sociāla atbalsta trūkuma izjūtu pieaugušiem. Tas ir mans magistra darbā. Es gribēju jau prasīt, tas ir magistra? Jā, tas ir magistra darba nosaukums. Un manā darbā ir pētījuma rezultāti ir sekojuši, ka līdz 40 gadu vecuma posmam cilvēkiem ir lielāki depresijas izpausmes, depresijas simptomi nekā pēc 40 gadi. Pēc tam jau pavisam vecumdienās bija šī atkal līkne iet uz augšu, bet līdz 40 gadi ir tendence uz depresiju lielāka nekā pēc 40. Tādi ir pētījumi rezultāti. Un līdz ar to analizēt savu dzīvi, jā, tas mazliet atbilst patiesībai, tāpēc, ka es atceros savu dzīves posmu no 20 līdz 30 gadi, tu zini, bija grūti. Man šodien 37, man liekas, ir momenti, kur mēs varējām 20 gados patusēt un iet uz zāli. Šajā kontekstā ir grūtāk man šodien. Es nevaru tagad patusēt, jo pēc tam man būs 3 dienas slikti. Es domāju, tu arī saproti to vērtību, ka īsti Jā, bet tieši tā kā mentāli tajā, posmas līdz 30 gadiem ir ļoti grūts. Un tas aprakstīts pētījumos. Kāpēc? Tāpēc, ka čalim viņš atbrauc pie mums no laukiem, viņam ir jāpaceļas, viņam nekā nav, naudas nav, nekā. Tur ir plusi un mīnusi. Yeah. Tāpēc, ka tas plus ir tāds, ka kaut kas ir jādara, lai kaut kas būtu. Bet mentāli, es atceros, man bija 25 gadi, man tāda zvaigžņa bērnība bija, zini, tur titulu un visā, pēc tam kaut kas ir jāiet pēc 18 gadiem. Un 25 gadi bija tas posms, ka es vienu dienu Rīgā pamodos, es jau ar sievu sāku savu dzīvot, un tā pamodos sapratu, ka mani sauc nekā, man nekā nav vispār. Un tad es sāku pirmo reizi tā nopietni lasīt grāmatas, un pēc 2 gadu jau mēs uzņēmumu tur atvērām, un jau sāka kaut kāda mašīna jau nopirka pirmo, kaut kas sāka iet, bet reāli tu tā kā dzīvo kaut kādās ilūzijās, ka tūlīt tās viss būs. Zini, kad man bija 17 gadi, man likās, 22 gados man jau būs tāds bembis.
Atnāca tie 22 gadi, domā, nu nē, labi, 25 esmu vēl pēc tam. Vienā posmā, kaut gan tas arī aprakstīts, pirmais vecuma posms 25 gadi, kas mēs pirmo reizi nopietni atskatījāmies uz savu pagātni. Man tā bija kā pēc grāmatām. Es tev piekritīšu, man tagad ir 30. Jā. To, ko tu stāsti, tie posmi ir pilnībā. Tieši tā. Jo īpaši es varbūt pievērsīšu uzmanību to, ka mūsdienās mēs jau vairāk redzam to, tā kā, Instagramā, vispār citu dzīvē, ka, wow, tev ir 25 un tev vēl nav miljonus kontā. Šī ir klasika, kas varbūt arī tev motivē nolaist rokas un tā. Tieši tā. Un 30 gadi vienmēr visticamāk arī, kā džekiem, tev ir tāds atskaites punkts, ko tu esi izbūvējis un tā. Un daudzas arī var vai nu salauzt, vai nu motivēt. Tāpēc... Bet es varu pateikt, ka es kaut kur sāku tā normāli, teiksim, 33, 34, tā. Es biju tā kā novēlots tas putnas, kurš zieds, kurš varās vaļā, bet pēc 30 es varu pateikt, tikai dzīve sākas, un ar katru gadu es sāku justies ar vien labāk un labāk, un tas viss atbilst pētījumiem. Man vienreiz tēvs prasīja, kā viņi var būt par bērniem visu zināt? Es saku, tēti, viņam ir ļoti liela izlase. Viņš par tiem eksperimentiem šokā, viņš tur arī lasa grāmatas, kaut ko, viņš šokā, kā viņi visu apraksta. Joprojām tētim jāpasaka paldies. Joprojām attīstās cilvēks 30 gadus ir sportā, profesijā. Pūs Latvija, viss reģions mums ir izgājis ar viņu. Pūs Latvija ir pateicīgi audzēkņi, ir nepateicīgi nelieši. Tā ir mūsu dzīve, tā ir mūsu profesija. Trenerim sākuma posmā tāda profesija, kurā tu būsi pievilts nevis nodots, bet... teiksim, nokrāpts vai vēl kaut kā, Bet, ko es gribēju teikt, ka joprojām cilvēks lasa boksa metodikas grāmatas un tā tālāk nereāli attīstās. Un tad es tētim saku, tādas viņš ir liels malcis, cilvēkam 60 gadi. Tad es viņam saku, tēti, ļoti liela izlase. Piemēram, Amerikā pētījumi tur 10,000 cilvēku, 10,000 bērni. Tādā veidā viņi trāpa punktā. Jo, kad cilvēks paņem reāli grāmatu, mēs ar tevi runājam, tu saki, jā, man ar tā bija, un es tev saku, jā, man ar tā. Tas ir rakstīts kaut kur. Viņiem lielas izlases ir. Tā kā nav... To, ko mēs esam izdzīvojuši, tas jau ir izdzīvots miljoniem vienkārši. Jā. Viņi paņem ļoti, labi, nepaņemsim 10,000, paņemsim 20,000 cilvēku izlase. Un viņi kaut kādus izmešus, vienkārši man tagad arī tas pētījums, kaut kādus izmešus, piemēram, atliek, video mediānu paņem, un tur viss ir. Un pēc tam, tāpēc viņi pēc tam taisa publikācijas, un tad mēs izlasām un saprotam, ka wow. Vispār kopsumā, es domāju... Ko darīt tiem cilvēkiem, Ko darīt? Man liekas, ir labs tāds teiciens sports kā terapija, ka tu kaut kas nav skaidrs. Mēs esam dzirdējuši, es domāju, ka arī varbūt jums draugi ir teikuši, aizgāju uz sporta zāli. Viss salikās pa plauktiem. Jāsāk rīkoties, jāsāk iet uz zāli. Šodien ir abonementi. Ar pastaigu, vismaz. Nopērciet abonementu uz sporta centra Steika. Pieņemsim, ar to var arī sākt. Jā, mēs parunāsim, kāda ir tava tāda ikdiena un kur Oto var satikt. Sporta centrs teica, nopērkat abonementu, atrodiet treneri Oto Kofči un sāksim strādāt, Labi, tad pieķeramies. Kāda ir vispār tava pieeja? Piemēram, es gribu uzsākt, es aizgāju pie tevis uz treniņu. Kā izskatās šīs, teiksim tā, pirmais treniņš vai turpmākie soļi? Ļoti labi. Tad skatieties, mums ir vairāk varianti, kā mēs to darām, cilvēks var nopirkt abonementu uz mēnesi sporta centrā Teika, un jau 3 treniņu grupu pie maniem ir iekļauti, un viņš var izmantot jebkurus treniņus, kas ir sporta centrā Teika. Tāds ir viens formāts. Otrs variants, ko cilvēki arī izmanto, kad viņi paņem individuālu treniņu pie maniem, tur pieņemsim reizi nedēļā, un tad uz grupu pieņemsim atnāk sestdienās. Ir kas tikai individuālai treniņi, ir kas tikai uz grupu, ir kas gan. Tas formāts ir un cenas un viss ir ļoti fleksibli runājams, ļoti elastīgi, Mēs pie katra principā mūsdienās konkurence ir liela, visi citas zāles ir, un treneru ir daudz, un ne visi ir slikti, ir labi. Ir arī, kas ieklausās jaunu speciālistu, kad viņam kaut ko pasaka, skaties, viņš to izmanto instrumentāri, ir ok. Turpina augt un attīstīt. Tas ir normāli, mēs visi kaut kad sākām. Es atceros, es sāku Imantā sen trenēt, man bija 2-3 cilvēki, un pēc tam man bija posmi, ka man bija
pa 35 cilvēki un tā tālāk. Ne par to stāst. Respektīvi, mēs katram cilvēkam piemeklēsim viņam labāko gan cenu, gan laikus. Es principā pie laikam pielāgojos pie cilvēkam. Mēs sarakstamies un tā, un tad jau skatāmies. Un tad ir tas, ko tu prasīji par to psiholoģiju. Jā, gadās, ka atbalstu cilvēkus arī ārpus zāles kaut ko pa mentāliem jautājumiem. Jo kāpēc? Man tāds gadījums bija šonadēļ, starp citu. Man vispār dzīve ļoti interesanti ir. Man pirmdien nāk klients, saka, klausies, tev iedošu 1000 eiro, ja tur palīdzēs tur vienam manam paziņam. Es saku, kas ar viņu ir? Tālāk es tur baigi nestāstīšu. Tur, kaut kādu momentu, vienkārši, lai neatpazīst tur cilvēku sevi. Tā, kaut gan laikam jau atpazīst jau 1000. Situācija tur ir panikas lēkums, vajag tev disantu tā. Man liekas, viena no ikdienas top 3 problēmām. Es sazinājos ar to cilvēku, ar kuru viņš man teica, klausies, ka 1000, man vēl nav diplomā, es vienkārši varu bez maksas tā. Kāpēc tas ir svarīgi? Cilvēks nāk uz treniņu, bet es jau palīdzu viņa kaut kādam tur paziņam nosacīt. Jā, mēs sazinājāmies pirmdienas vakarā. Kāpēc tas ir svarīgi? Cilvēks kaut ko saka, un es dzirdu, ka viņš veic rūpjas kļūdas, taisa, ko nevar darīt. Tieši iekšpanikas laikam negatīvās distonijas. Un tad, protams, mans kā pienākums ir, kā cilvēkam tomēr bez 5 minūtēm, jo klīniskais psihologs, pastāstīt, ka šo te nekādā gadījumā nevar darīt. Jo tas cilvēkam var atvieglot dzīvi vai arī sarežģīt viņu. Pieņemsim, tu prasi cilvēkam, ko tu darīji, ko jūs darījāt, kā es tikāt galā, kad jums bija. Es viņu tur naktī viņu atnāk, es viņu bloķēju. Es saku, stop. Mēs nevaram bloķēt panikas laikmi. Mēs nevaram bloķēt. Mums viņa jāpieņem, jāpārdzīvo, jāpaprasa vēl vairāk. Jā? Tā ar viņu tiek galā. Tas ir ļoti svarīgi. Tu dod arī ieteikumus? Jā, protams, tāpēc, ka tā ir psihoizglītošana, mans lauciņš. Man psihoizglītošana ļoti labi padodas kursā. Es domāju, vienam no labākajiem virsū. Kas ar mani mācījās, viņu zina. Jo es uzskatu, ka psihoizglītošana ir viens no tiem instrumentiem, kas reāli var palīdzēt cilvēkam. Jo viss pārējais strādā, bet pie panikas laikmēm un neirotiskajām izpausmēm simptomātikam psihoizglītošanai numur 1. Ja mēs runājam par krīzes situācijām, krīzes terapiju, tas ir cits. Un katram vienkārši speciālistam jāizvēlas, pie kā viņš būs spēcīgs. Piemēram, psihoizglītošana, trauksmes, visādu noviržu jautājumu. Es domāju, ka es jau esmu ļoti, ļoti, ļoti labs. Teiksim, kaut kādas krīzes, piemēram, kad cilvēkam aiziet tūs cilvēks, es domāju, ka ir speciālists, 100 reizes labāk par mani. Kas fokusēs varbūt tieši vairāk uz to? Tāpēc, ka tur jābūt vairāk, jāklausās cilvēku, vairāk jāatbalsta. Piemēram, krīzes terapijā kursā es tuvu nebiju labākais. Kad tu vari strādāt ar cilvēku, kurš ir maksimāli atklāts un godīgs par savām, un kā tu vari pārbaudīt cilvēku adekvātību, kad viņš apzinās savus plusus un apzinās savas vājās vietas. Un kā tu vari atpazīt kaut kādu neadekvātu sociopātu un narcisu, neatzīst cilvēki vispār adekvāti nestāv uz lietām. Bet viņus arī var ātri atkost. Viņiem nekad nav. Viņi nekad nav. Jā, viņiem nav. Viņi nekad nekļūdās vispār. Visi ir citi vainīgi, nevis es. Jā. Līdz ar to adekvāti jāskatās. Es saku, man ir stipras puses, un ir arī vietas, kur es apzinos, ka man patīk vairāk runāt, man patīk vairāk ietekmēt. Es varu ar valodu ietekmēt jau kopš bērnu kājas, kopš pusaudžu vecumā. Ar mani vienmēr var sarunāt, es esmu diezgan komunikabls. Bet nevajag darīt man pāri vai maniem tuvajiem. Nē, pareizi par savējiem ir jāstāv, tas noteikti. Bet, skaidra tava ir pieeja. Man bija jautājums, vai, tu daļai laikam atbildēji uz viņu, bet atnākot un komunicējot ar cilvēku, klientu, vai tiek noteikts mērķis kaut kāds? Jo man liekas, tas ir diezgan svarīgi, jo īpaši varbūt sportā, kaut arī visur nav svarīgi, ko tu dari. Kaut kāds atskaites punkts, uz kurieni mēs ejam, lai ir skaidrs ceļš. Jā, piemēram, attiecībā uz bērniem, uzreiz vecākiem tiek pēc pirmā treniņa uzreiz atgriezniska saikne, iedod atgrieznisku saikni, ko mēs mākam, ko mēs nemākam. Vakar man bija situācija, kad es iedodu atgrieznisko saikni, kad, bet vispār fiziskā sagatavotība vispār 0. Mēs tagad celsim to. Tāpēc, ka līdz 10 gadiem bērnam jāmāk tās. Ja? Kad atnāk, man dažādi bērni atnāk, daži atnāk jaunieši vai bērni jau visi, man tur puisis nāk tāds Kristers viņu sauc.
Baltijas čempions motokrosā. Un puikam 13 gadi, vai viņu visi kārtībā. Jā. Un es vienkārši lielos visiem saku, ja zināt, kas ir jums grupā, ar Baltijas čempions motokrosā. Arī puika labi mācās un tā. Tur jau pavisam tur citi mērķi, jā, tur nezinu, tur kaut kāds. Cits fokus, jā. Individuāli pieeja. Līdzīgi kā psihologi arī jābūt individuāli pieeja, jā. Tāpēc, kad vienam, ne visiem pēc adresas pie manīm. Jā. Nu, kādam derēs šīs, kādam otrs. Ir daži pat es skatos, strādāju ar cilvēku un saprotu, tur būtu ideāls viens mans tur bijušais audzēns, piemēram, kolēģis. Jā. Kāpēc? Kaut kur izklaidīgi bērni, kaut kur viņi nesaprot, ka ideāli derētu kāds cits treneris. Teiksim, tas ir normāli. Yeah. To grūti pieņemt, bet ar laiku, kad tu jau strādāji tur, nezinu, vairāk kā 10 gadi, kā treneris, jau ar laiku tu tādu biezu ādu izdari, jau tā kā bieza āda tev, un tu jau saproti, ka jā, ne visi tavi klienti būs. Kā tu jau minēji, adekvāti ne pat tās vienkārši saproti. Jā, tas ir ir vienkārši gan gaumes lieta, gan tu saproti, nav pat ceļiem, viss fajn. Jo vienkārši ir treneri, kas... Tas izklausīs, ka es nodešu trenerus. Ne jau par to stāstu. Ir treneri, kas var pusstundu stiepties ar klientu, pēc tam viņi pusstundu bišķi kaut ko paspar pa maisu, un treniņš beidzās. Un tas nav par mani. Es treniņu sāku. 3 treniņa fāzes ir, daļas. Iesildīšanās, galvenā daļa, kad jau mēs velkam cimdus, tur speciālu tehniku trenējam, tur un tā tālāk, un atsildīšanās. 3 daļas, kā minimum. Droši vien vēl tur kādas var, bet tas jau cits arī psiholoģija tajā ietvert, būs tad 4. Un tad pa visām tām daļām es esmu klātesoši klientu un viss notiek. Pie mani treniņi ir intensīvi un diezgan grūti, bet cilvēks to stundu reāli strādā. Viņam pa vidu sākumā iesildošā un tā tālāk, tad viņam pa vidu sāk mācīt tehniku un fiziskā kaut kāda, mēs tur atspiežamies, lecam, vēl kaut ko darām, Maisu uzsūtām kepes vai ar manīm pa pāriem strādājam, un tad ir atsildošā. Man ir dziļa sapratne par savu profesiju. Saproti? Varbūt kādam klientam nemaz nevajag tā. Katram ir savs mērķis, tāpēc es arī bet man ir rezultāti, kas ir, ka mani audzēkņi startē, viņi jau ir treneri. Lielākā daļa no maniem audzēkņiem jau ir treneri par Rīgu, daži pat no viņiem ir zināmi, un tas ir kruta. Par zināmiem cilvēkiem arī tāda noslēdzošā tēma. Mēs jau uzzinājām, ka Oto trenē pieaugušos cilvēkus, bērnus, jau tādus audzēkņus, sportistus un tā. Apskatoties tavu Instagramu, cilvēki varēs redzēt, ka tu trenē ne tikai viņus, bet tu trenē arī atpazīstamus cilvēkus un tādus, kas jau ir pat sasnieguši tādus pasaules līmeņa. Varbūt tu vari padalīties, ko tu trenē un kā atšķirās darbs ar viņiem? Jo viņi jau ir tā kā, lielgabali. Tagad, jau kādu ilgu laiku, piemēram, treneris Aļona Stapenko, tenisiste pasaules, ļoti augsts cilvēks, viss forši. Bet man ir bijušas pieredzes, pirms tā mēs strādājām ar vairākiem olimpiešiem. Kristaps Zvejnieks, es ceru, ka es pareizi pateicu. Kalvis Kalniņš, olimpietis karatē. Daudzi manis jau tagad, Edgars Krīvers, kurš tur tagad pasaules čempions kickboksā, bet pirms tam viņš bija karatē kombat čempions. Ļoti daudz pa šiem gadiem, ļoti daudziem, bet tagad ar Aļonu strādājam, arī uzboksējam. Kā atšķirās darbs ar viņu, jo tomēr viņai arī ir disciplīna, viņai ir sporta backgrounds. Kam jūs pievēršat varbūt lielāku uzmanību? Strādājot ar tādiem zvaigznēm, ir tāda nianse, kad sākumā varbūt tā kā izjūtu tādu, jo cilvēki reaģē no malas uz to, kas tagad notiek. Un tu arī tā kā treneris un tā, bet to nedrīkst to sajūtu, lai sevi dziļi, pa viņu jāaizmirst. Tu jāstāst to cilvēku kā parasts cilvēks, lai tu būtu godīgs pret savu profesiju un pret sevi pašu. Jo var tajā nokirt tādu bišķīt, kad tas tā kā slavenības un tā. Un ar laiku pie tā pierodi, bet jāstāsta viņiem kā uz parastiem cilvēkiem. Sāksim ar to, es Aļonu patrenēju un šonadēļ. Un man uzreiz sāka viņas fani, mēs ar viņu pēc tam sarakstījām, mēs smējāmies par to, sāka rakstīt fani no ārzemēm.
kaut kādi, tur viens rakstīja, ka jā, viss ir krūta, viss labi, bet tur vajadzētu footworku, tur kāju darbu pielikt video. Es viņam neko sirsniņu ieliku Instagramā. Tālāk viņš man rakstā, jā, Ļona mani nobloķēja, jo tā. Vienkārši es saprotu, skaidrs, kāpēc te nobloķēja. Protams, ir cilvēki, kas gribētu tā kā ieteikt, kā viņš fano par Ļonu, jā, un viņš gribētu ieteikt, kā vajadzētu labāk to te visam. Yeah. Trenēju principā tāpat kā pārējos. Jā, mēs sargam viņas rokas. Tā ir laikam atšķirība. Mēs sargam locītavas. Viņa nesit stipri, jo viņa nevar sit stipri, jo viņa rokām pelna lielu naudu. Un tā ir tā atšķirība. Mēs audzējam viņas locītavas. Tāpēc pa ķepām viņa varētu iesist 10 reizes stiprāk, bet mēs sitam ļoti mierīgi. Viss tajā boksā, kad es uzvelku kiveru ar viņu boksē, tas ir, lai viņa sajūta citu fizisku slodzi. Yeah. Jo tieši arī šodien viņa rakstījām, ka ļoti grūts treniņš. Jā, pie maniem tiešām ir grūti treniņi. Tā kā es minēju, ka kickboks ir trīniekā grūtākais sporta veids. Jā, viņi pirmkārt korelējoši ar tenisu, kājas un viss, bet otrkārt tomēr ir grūts ļoti sporta veids mūsu. Un viņai ļoti labi kontrastam tās slodzes. Jo pie mums ir tāds spiediens, tie, kas nav bijuši ringā, pat ja tevi nesitīs, es varu vienkārši cilvēku nesist, vienkārši visu laiku viņam būšu blakus, viņš tā sāks, viņam pulss pātrināsies. Viņš pats no sevi būs šokā. Tā kā pie footworka mēs strādājam ar Ļonu, rokas es jau pieminēju, ka sargam, tāpēc, ka viņai tomēr ir raketīte. Bet viss tā plecu darbība un augšas rotācija pilnībā korelē ar mūsu sporta veidu, ar boksu un kickboksu. Pilnībā. Yeah. Fiziskā izturība. Man arī draugs hokejists Ronalds Kēniņš, jā, arī ļoti viņam fiziskā izturība liela bija. Es atceros zālē, kad mēs kopā tur bijām. Fiziski viņi ir izturīgāki par citiem cilvēkiem, teiksim tā. Vai mēs vispār varam padalīties ar kādu mērķi? Varbūt viņa atnāca tieši uz cīņu sportu. Teiksim tā, loģiski, ka tas varbūt dos viņai lielāko pušapu tieši tenisā, bet vai varam padalīties? Teiksim tā, kāpēc tieši cīņu sports? Jā? Es domāju, es nevaru pateikt par Ļonu, viņai pašai par sevi jāsaka. Es nevaru atbildēt, kas... Varbūt tā, forši man kādreiz gribu attīstīt vēl vairāk koordināciju un tā tālāk. Es vairāk no tāda Es domāju, ka to viņi visi var darīt visu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir pieejami visi pasaules labākie fizioterapeiti un labākie fiziskā sagatavotības treneri. Tā ir taisnība. Tur cilvēki tajā biznesā, industrijā, kā fizioterapeiti var saņemt 5 nedēļā. Es to zinu. Tāpat kā mentāls veselības psiholoģija, tur var dabūt arī tur ļoti liels naudas. Līdz ar to es nedomāju, ka tā ir būtiska problēma atrast savu krūtu treneri. Viņu līmenī. Yeah. Bet es domāju, galvenā, es nevaru tieši par Ļonu pateikt, bet vispār basically, kāpēc cilvēki pie mums tomēr iegriežās, tā ir tomēr kaut kādā citā līmeņa, varbūt pārliecība sevī, kas ir mūsu sporta veidos. Jo tā pārliecība sevī viņiem mazliet cita nekā mums ir individuāls sports. Tu par sevi atbildi pats. Un tu tā kā visu laiku esi spiests mazliet būt dialogā ar sevi. Mums nav komandas sporta, kad atnākam uz gērbtu un pasakam, ka vārdsargs ir loks. Mēs vienkārši varam nobulingot, ielaidi vārdus. Pie mums tā nav. Un kas piesaista varbūt cilvēks pie mums, ka tas self... es aizmirstu to vārdu. Angļu valodā bija forši tāds vārds. Tā, labi nosauksim vienkārši tā pārliecība kaut kāda paša... Savs iekšējais ceļš. Jā, kaut kāds tāds. Viņš tā kā ir ļoti saistošs. Cilvēki iemīlās, redzi, kas mūsu biznesā ir ļoti labi, sportā, kad cilvēks atnāk, viņš kaut ko reāli sev atrod un viņš paliek pārsvarā. Yeah. Saproti? Un tad ir tiem cilvēkiem jāprasa, ko jūs atradāt. Es varu pateikt, ka no otras puses, kurš trenē, kad saistoši ir tā pārliecība sevī, ko iespējams neiedos svaru zālē. Tu bišķi aizēji kontaktā, tur ar treneri bišķi uzboksēji, viņš to pat var nesist, bet tu izēji mazliet citādāks. Tā pārliecība var tev nodarīt arī pēc tam hokeja laukumā vai tenisa laukumā. Tas ir cits kaut kas, tev kontakts ir fizisks, to nevar. Tas ir kā, zini, kas iet šaut un šaušana, man viens draugs ir
pilnībā iemīlēju šo nodarbi. Tur vienlaikus viņam ir visi iespējami ieroči, legāli iziet, atļaujas. Un viņš saka, ka vienreiz aizgāja vienkārši šautu pašautu. Agrāk gāja pie maniem, mēs draugi, un vienkārši iemīlēju. Un līdz ar to tā uz katru sportu var vienkārši tā iekrist. Un mūsu sporta veida pievilcīga ar to, ka tā pārliecība sevi viņa ir. Tomēr bija šī lielāka. Jā, viņam, man liekas, primāri vienkārši to darbs ar sevi, savus iekšējais ceļš. Stress ir liels arī, diezgan liels stress. Pat ja tas būs treniņa sparings cilvēkam, puls, uz kādiem 10 sitieniem minimum paaugstināsies. Jā. Es pat domāju, ka, ja mēs paņemtu pusu metru, es domāju, ka jau sparinga dienā ienākot zālē, cilvēkam puls palielinās. Zini, ka tas ir kā tie, kas ir bijuši tiesās, viņam ir stāstījuši, ka dienā, kad notiek tiesā, viņam ir pulss, viņš ir augstāks. Vai kad tu redzi policiju? Viņš ir augstāks, ja? Un tāpat arī sparinga dienā. Ot mēs paņemsim cilvēku, kurš vēl nav tur pro, tur ar 300 ciņām, viņam reāli būs pulss augstāks, jau no rīta viņš pamodīsies. Mums tāds sports specifisks. Viņš zinās, tad darbs ar sevi. Bet kopsumējot, paldies, ka padalījās. Un, draugi, ja gadījumā vēlaties iet trenēties pie Otto, tad droši links būs aprakstā. Jā. Piesakieties, ņemat abonementu, nākat iepazīt cīņu sportu. Es, kā varbūt arī viens no jauniņajiem, protams, varbūt nedaudz citā klubā, jo es sāku līdz mēs iepazināmies ar tevi. Un šobrīd es sapratu, ka trūkst tieši ļoti labi, ko tu arī teici saistībā ar sportistiem. Jā, tikko tāds savādākas izjūtas, kas ir jāpiedzīvo. Jā. It kā tev fiziskā tāpat, ja tu trenējies, tu pumpēs, tu nostiprini sevi, bet darbs ar sevi un tā vērtība un svars, ko tu dot, jo īpaši džekiem, man liekas, vajadzētu to piedzīvot. Dāmām arī lieka nebūs, vai not, kāpēc gan ne? Jā. Tāpēc, ja gadījumā, kas links būs aprakstā Otto un arī sociāltīkli, viņi varēs droši piesakot Otto un sekot līdzi, kas notiek, jo, zinu, tu jau arī aizkadrā minēji, ka drīzumā tavs tētis atbrauks arī uz Rīgu, būs meistarklase, un tāpēc sekot līdzi, gan jau tā nebūs vienīgā, būs daudz vairāk citu aktivitāšu. Bet pirms mēs noslēgsim, gribētos ātros jautājumus, un tev izvēlēs vainu pašam priekš sevis. Jā, kā tas būtu? Gatavs? Jā. Izvēlies disciplīnu vai motivāciju? Disciplīna. Neticu tā motivācijā. Treniņš no rīta vai vakarā? Abi. Vienalga. Bet tāds, kurš būtu 100%. Tu iesāk dienu jaudīgi vai otrādā, ka visu vakarā? Man kā trenerim vakarā droši vien, jā. Bet kā klientam no rīta. Bērni vai pieaugušie? Trenēt. Es domāju, vairāk. Vieglāk pieaugušie. Jā. Tā, spēle vai stingra struktūra trenējot? Bērniem spēle, pieaugušiem stingra struktūra. Tā kaut kā. Ja tev vajadzētu nosaukt numuru 1 čempiona īpašību, kāda tā būtu? Neatlaidība. Es pats revanšists esmu pēc dabas. Revanšists. No šī konteksta man nevar uzvarēt. Jā. Tas jāsaprot. Cilvēkiem, kuriem man ir kaut kādā jautājumā saskarās, negatīvā kontekstā es viņam neiesaku, jo es revanšists pēc dabas esmu. Tā kaut kā. Okay. 3 ieteikumi cilvēkiem, kas varbūt jūtas iestrēguši un ieteikumi no sevis. Varbūt kā viņi fiziski var uzlabot vai ko viņi var padarīt. 3 ieteikumus īsus. Nopirkt savu krosanes, abonementu uz zāli, izvēlēties treneri, varbūt aiziet pie speciālista mentālas veselības, ja jūtās slikti. Un pats galvenais, kā jāsāk darīt kaut ko, jo viņi aiziet un nedara, ko viņiem saka darīt. Kustība tā ir problēma. Nē, arī zini mentāli, piemēram, aiziet cilvēks pie kognitīvās behaviorālās terapijas speciālista, KBT saucās. Vienīgā, ko apdrošināšanā sēdz, starp citu. Uzdod viņiem mājas darbus, viņi nedara. Ja tu nedari, tu nevari gaidīt. Einsteins vēl teica, ja tu dari vienu un to pašu, un stulbi ir gaidīt citu rezultātu. Tāpēc tas viss strādātu, ja cilvēki darītu. Cilvēki ir slinki. Aizēdam, šopagolijā,
shoppings, nopērkam savus emocionālās caurumus kaut kā mākslīgi mēģinam. Tā tas nestrādā. Jābūt godīgam pret sevi, pret citiem, vienalga pret ko. Kustība uz sevis labāku. Nopirkt abonementu, ja nav krosiņu basām kājām, aiziet, izskriet, sākt ar mazām lietām, un galvenais ir darīt. Jā. Sāk darīt, un tād dzīve sāks mainīties. Jā, varbūt tu vari padalīties ar kādu grāmatu, podcastu vai varbūt filmu, kas var vai nu izmainīt cilvēku, vai nu otrādāk izglītot. Kas pašam priekš tevis varbūt grāmata vai podcasts vai filma, kas tevi mainīja, kas tevi uzpildīja? Es lasu visu laiku bišķīt, pēc man grūti pateikt tā, es lasu dažādu literatūru. Ir kaut kāda, kaut kāds mākslas darbs, jā, dzīvē ļoti liekas, mainīja tā, nē, tā to notikumu dzīvē tik daudz, kad jau tomēr 37 gadi jau tā ir kaut kādi momenti iesakņojušies, ko grūti jau tā mainīt. Tad padalies ar kaut ko no pēdējā, ko tu esi izlasījis. Ja dzīvē... Neuztrauc, nav tā, ka es nelasu. Es nosaukšu. Tad cilvēkiem, kuriem dzīves šķiet garlaicīga un viņiem trūkst piedzīvojumu, tur kaut kāda romantiska attiecība, tas noteikti būtu Šantarāms. Tāda bieza grāmata, bet ļoti interesanta pirmā daļa. Tālāk, kā otro es varētu... psiholoģijā, pieņemsim, ko varētu palasīt. Tagad, ko es lasu tagad? Karana Hornī, Freida audzēkne. Karana Hornī, nē, viņa nebija Freida audzēkne. Karana Hornī, jā, viņa ir psiholoģijas grāmata, psihoanalīze un tā tālāk. Interesanti apraksta personības tipus. Aizmirst, kā vēl viena sieviete sauc, tā bija Freida. Tāks, labi, un vēl piemēram no biznesā. Bagāts tētis un to tētis es neieteiktu. Jo cilvēkam ļoti lieli parādi ir pie miljarda. Šobrīd līdz ar to tas tā. No biznesa domā, kā miljonārs tagad vienu grāmatu lasu, jā. Tā ir interesanta grāmata. Viņi ir krievu valodā, varbūt. Varbūt var padalīties ar vienu atziņu, ko tu jau varbūt izlasot saņēmi. Tur lasīja, tur lasi, un tur diezgan reāli viss uzrakstīts, jā, kad bez ūdeņiem ļoti daudz psiholoģijas ir, jā. Tur par to ticību sevi, par to, kad jāsāk rīkoties, jā, tāda interesanta grāmata. Jo bieži vien tur ir tikai ūdens rakstīt, tādēļ Šantarāms, Karana Hornija, psihoanalīzes, tur diagnostika kaut kā tā viņas saucās, tāda nopietna literatūra, bet par personības tipiem. Un trešā varētu būt domā, kā miljonārs, tādiem melniem vākiem viņi ir autori. Mēs parādīsim ar bildiem. Jā, autori neatceros, bet tāda labs, 80% tur ļoti labi uzrakstīts, viss, kas saistīts ar dzīvi. Kad jāsāk darīt, jā, kad tomēr kad tur, nezinu, par bagātiem un nabagiem cilvēkiem vidusmēri tur viss ir uzrakstīts, kādi ieradumi vieniem un otriem, un tu tā lasi un saproti, jā, tas tā ir. Jā. 3 tā uz ātrumu. Nē, tāds arī bija mērķis. Jā, jo es lasu procesā daudz. Es tāds multimākslinieks. Es varu lasīt es uzskatu, ka jāsa grāmatas vai jāiet pēc speciālista, pēc vaiba, pēc konkrētās situatīvā tava vaiba un vajadzības. Ja man ir vajadzība, es jūtu kaut kur, tur runāja, man prasīja par iestrēgšanu, jūtu kaut kur iestrēgu bišķi finansē. Kas man tur ir? Man ir neliela biblioteka sava. Es tā daru. Es ņemu grāmatu un sāku lasīt par biznesu. Un es jūtu to, savu muskuli, bišķi tas muskačājs. Ja? Tālāk jūtu kaut kur iefrustrē, kaut kāda vajadzība nav apmēram tā, kas man ir par psiholoģiju. Un man ir daudz. Paņem, sāku lasīt. Es vienkārši neredzu jēgu, vienkārši lasīšanas pēc. Jā. Un arī tas pats runājot par mērķiem ar treniņu, es tev pilnīgi piekrītu. Trenerim jānolasa cilvēks, tāpēc viņam jābūt ļoti vērīgam. Jāskatās, kā cilvēkam ir pulss, lai nestrādātu tikai sarkanajās zonās, kas ir aplamēs uzskatu. Jābūt zinošam, vērīgam un kopā pie klienta, pie cilvēka jāpielāgojās. Un kopā viņi nospraudīs mērķi, vēlams jau pēc pirmā treniņa,
un viņi virzās. Obligāti. Vienkārši es esmu to vienkārši darīšanas pēc, nezinu, kāpēc. Es domāju, ka tā var darīt 10 gadus un sasniegt rezultātu nekādu. Tā arī bieži vien dara cilvēki, kas tur kaut kur garāžā savu maisu piesien, ja? Un ar mentālu arī kaut ko viņi tur analizē, to, ko viņi sauc par analīzi, tā ir ruminēšana. Negatīvu domu malšana pa galvu. Ar analīzi nekāda sakara nav. Saproti, līdz ar es esmu tomēr par struktūru tādu, bet ar tādu spontanitāti, normāli, veselīgi reaģēt. Starp citu, veselīgās personības pazīmes ir adekvāti reaģē uz apkārtējo pasauli, uz noteicošām lietām. Ir tās situācijas, kuras nevar mainīt. Okay. Jā, vienkārši adekvāti vienkārši viņš reaģē, saproti. Jā. Nu, tas arī, un attiecībās grāmatām arī viņas rādītas, lai tev palīdzētu, nevis tagad es tur, tāpēc es skatos, man tā ir. Es skatos, es agrāk domāju, ka jāizlasa līdz galam, es saprotu, tas nestrādā, tāpēc liela daļa cilvēku arī nelasa. Es to savām meitām mācu, kad izlasi vienu lapas pusi dienā. Tas būs, tev būs gadā sanāks 366 lapas puses. Nekā tu tagad, tāpēc, ka cilvēks ir reāli iefrustrēti. Viņš šantarāms ar šitāda grāmata. Jā. Tagad es domāšu, ka man viņi ir jāizlasa, es 10 gadus lasīšu. Psihologiski būs grūti piekrist. Zini, kāda rakstās darbi. Un daži cilvēki brīnās, ka man tur ir 4 diplomi, 4 diploms. Jā. Tāpēc, kad darbs rakstās ar vienu pirmo vārdu, to jau uzraksta vordā. Un visam tad jau pamats ir ielikts. Un tāpat ar grāmatām ir, jā. Super, noslēdzošais jautājums. Tā kā tu esi, tava dzīve ir saistīta arī ar mūziku. Vai ir kāds skaņdarbs, kas aprakstītu tevi sportā uz ringa vispār? Vai ir tas, nekad nav uzdošu man tādu. Vai ir tas ritms, varbūt zem kura tu trenējies, vai tu jūti, jā, šīs ir tas? Mūzika. Man patīk Eminems, jā. Tikai vecās dziesmas, es jaunās neviens nezinu. Un tu Eminems, jā, es uz viņu augu, un man visas vecās dziesmas Eminema patīk. Jā. Tas ir tas, ja gadījumā trūkst motivācijas. Jā, Eminems, Tupaks arī. Man patīk viņi, jo ļoti, ļoti tādi patiesi tie čaļi ir. Gan, ja mēs Tupakā, teiksim, tekstus klausīsimies, tur tā diezgan viss stingri pateikts. Viņš, kāpēc, es domāju, arī nav dzīves, tāpēc, ka par sociālajām nevienlīdzībām un tādas sociālas tēmas viņš cilā. Un to mēs varam nosaukt par repu. Pat bieži vien tas, kas notiek ar Krievijas estrādē, vai es mūsu reperos pat, dažus zinu personīgi, pat es baigi neieklausos. Ja cilvēki necēs sociāla kontekstu, sociālas problēmas un neapmienās kaut kādas vajadzības cilvēku, tad tas nav reps. Hip-hops jau pamatā ir sociāls. Tad vienkārši tā ir popmūzikā. To šķeļus, kad tu klausies, tu saproti, ka tur teksti tādi. Jā. Tu tāds domā, tu esi personība, tāpēc arī tu, kā Tupaks viens vieglas mūs, nav dzīvs, jā. Eminemam labi tās vecās dziesmas man ļoti patīk, tādus, raksturot. Tā kā tā, dziesmas, starp citu, arī var iemotivēt, jā. Dziesma noteikti, un tas ir iet blakus, rīktīgi forša saruna. Paldies, Liels, tas ir tavs pirmais podcasts. Jā, tā kā draugi piesakojam kanālam, rakstāt komentārus un tā. Vai gatavojoties šim podcastam un runājoties, es saprotu vienkārši, cik daudz par ko var runāt ar tevi. Tāpēc mēs šajā pirmā epizodē pacentāmies iepazīt tevi un varbūt aizskart kaut kādas galvenās varbūt problēmas, ar ko tu saskaries ikdienā, trenējot un tā. Bet droši rakstat komentārā, par kādām tēmām vēl vēlētos uzzināt viedokli vai varbūt ieteikumu. Jā, paldies tev, Nikita. Man bija arī liels prieks. Un uz 26. gadu gribās vēl podkastus, protams. Un ceru, ka tiksimies vēl un runāsim par dažādām lietām. Jā, tāpēc piesakojot, lai nepalaistu garām šo podcastu iekšējais ceļš, piesakojam droši Oto. Jā, link ir aprakstā. Nākat uz treniņiem, vienkārši sākat kustēties. Sperat to pirmo soli, ierakstāt to pirmo vārdu. Jā, bakalaura darbā. Tas ir visgrūtākais, jā. Un visi, un draugi, ja gadījumā pamanat, ka kādam blakus varbūt nav viegli, uzprasat vienkārši. Atbalstam, obligāti. Tieši tā. Paldies tev, Liels, par podcastu. Paldies. Čau. Čau.